Pirmdiena G-Sports Džilindžers kopā ar labākajām tiešsaistes spēlēm pieaugušiem BCF Casino. Pie mums šodien viesojas tīklu mārketinga menedžera, speciāliste un raidījuma vadītāja Katrīne Vasiljevska, jeb Kačiņa. Jā, man pat skolā direktors man pa Kačiņu sauca. Pat direktors? Jā, vidusskolā, jā. Tā tu jau tad biji Kačiņš? Es jau tad biju Kačiņa, jā. Tu kačājies, tāpēc? Es nekačājos, nē, bet mani visa skola sauc pa Kaču un vispār visu mūžu, es nezinu, kāpēc, bet jau no bērnības. Es domāju, tu tādu izdomāji savu segvārdu. Nē, tā Katrīna Kača, tas tā kā māziņais, bet nezinu, kāpēc tiešām visi, man liekas, ka cilvēki pat nezinu, ka man sauc Katrīna, varbūt. Katrīna? Katrīne? Jā. Pat teici Katrīna. Katrīne. Nu jā, Katrīne? Katrīna. Tāpēc Kača vieglāk visiem. Nu jā. Es šodien skatījos to dienas režīmu un no rīta aizvedu meitas uz skolu, tad pa odziņas no ogu bodes, tad aizēju pavingrot. Es šodien biju visu kaut kur jau. Fitnesu, pēc tam aizēju uz masāžām. Tu esi ļoti zinošs, tu man stāv. Paralēli, jā. Tu esi mans followers? Jā. Oh. Pēdējās trīs dienas. Piecas. Un paralēli visu laiku dzeru kaut kādus aizdomīgus pulverīšus. Ļoti aizdomīgi, jā. Tāpēc izvēlas tik grandiozi labi. Jā, nevar noliekt. Aizdomīgajiem pulverīšiem. Aizdomīgi pulverīši. Bet varbūt tu kadrā dzer tos pulverīšus, aizkadrā tu lieto normālu pārtiku. Es lietoju arī normālu pārtiku. Es jau arī rādu bieži vien, ka es lietoju normālu. Un es arī ēdu burgerus un ēdu daudz gaļas. Burgerus? Jā, un es, kad ēdu burgerus, viņi šādi speciāli kamerā, lai visi redz, ka es viņus ēdu, ka esmu normāls cilvēks. Kad tas nav tā, ka es pārtieku tikai no kaut kādiem pulverīšiem. Tas ir tāds mīts. Es pārtieku no milstības un no vīna. Jā, tad. Sveiciens Pēterim Vasiljevskam. Sveiciens Pēterim, jā, viņš ir tagad Briselē, starp citu. Viņš ir pilots, lidotājs. Pilots, jā. Kur viņi ar tādiem normāliem pasažieru reisiem lidinās? Jā, viņš cilvēkus lidina. Līdz 320 cilvēkiem viņam ir atļauts lidināt. Un tad viņam ir kaut kāds dīvains grafiks? Dīvains nav, bet... Kaut kur aizlidoja, jāsēž pāris dienas. Viņam ir bāzes. Kuru viņam, tad es biju, piemēram, Indijā pie viņa, viņš bija 2 mēneši Indijā, bet ar 20 dienas lidot, 10 dienas brīvas. Tad dodas mājās, un tad tagad arī viņš ir Briselē, un pēc tam viņš brauc mājās atkal. Es atceros, ka mēs ar sievu bijām Maldivās, tādā foršā hotelī piedzoja, un tur bija šīs komandas, piloti ar stjuartēm. Un viņi tur dzīvo 5 rītus, es viņus redzu. Tātad viņi 5 dienas mierīgi dzīvo, izklaidējās, un tad kaut kur aizlido pakaļ. Tādai salai varētu būt, ka viņi aizlido, un viņi lido vienu reizi, viņi aizlido un atlido tā kā tos cilvēkus. Superīgi. Pēterim tā nav, viņam jālido katru dienu. Katru dienu, jā. Tad nav tā, ka viņš aizlido. Esi pieradus pie tā, ka vīrs pastāvīgi no mājās, jo iepriekšējais tu vari visu laiku braukāja hokeju spēlē. Es nevaru iedomāties, ka man kāds sēdētu mājās un katru dienu viņš tur būtu. Man viņš katru dienu būtu jāredz. Nē, ir tā, ka jau pa jogu liekas, ka negribu kur aizlidot jau. Un tā, ka vajag to atpūt. Un mana problēma ir tas, ka man vajag strādāt un man vajag tad pilnīgi 100% atdevi tur, un es nevaru tad uztaisīt ēst, tur pačubināt. Viņam jau gribās kā vīrietim, lai viņi pačubina, zeķītes saliek, tur ēst iedod, bučiņu iedod. Jā, un man tas traucē dažreiz, tā, kad ir pa daudz. Jo es esmu ļoti liels darbaholiķis, un man šausmīgi patīk strādāt. Un tad, kad viņš pa daudz, tad ir tā, ka viņš jūt. Viņš jūt, un viņš man ļauj pat vienai pašai būt. Tā kā man ir izcils vīrietis. Bet tu pati kaut kādā intervijā teici, ka tev ēst taisīt, tas nav par tevi. Tas nav par mani, man labi sanāk. Man nepatīk katru dienu to darīt. Es ļoti labi gatavoju, bet ja man pasaka, ko gribu, es vispār izcilu uzgatavošu. Bet ja man pasaka, es kaut ko gribu. Un kāpēc man katru dienu jāizdomā, kas būs tas kaut kas, ko tu ēdīsi? Kreatīvi pielietoji? Nē, saproti, tāpēc, ka tu jau, kad eji uz veikalu, tu pats eji uz veikalu, vai tev sieva iet? Mēs reizēm uz maiņām. Jā, mēs pārsvarā vai mēs divi tā, viņš nekad dienas neiet. Un tad ir tā, ka
Ko es daru? Es ņemu vienu un to pašu. Es droši vien arī ņemat vienu un to pašu, ko es parasti ņemu. Es mēģinu mainīt. Tomēr mainīt. Jā, piespiest sevi mainīt. Bet, kad tu ieej veikalā sev zināmā, tu jau zini, sākumā būs dārzeņi, tad būs augļi, tad būs tas, tad būs tas. Un tu pat zini, ko tu ņemsi tur, un tu kaut kā nemaini tās. Protams, ja tur ir pēkšņi lasim milzīgi atlaid, tad tu baņa vairāk lasīti nekā tur vistiņa. Un ir tās lietas, ko tu skaties. Ir ierastās. Ierastās lietas. Bet ik pa brīdim vajag paeksperimentēt. Jā, tā Mēs notiek. sevi piespiežam reizēm. Jā. Un, bet ir 10-15 ēdieni, kas griežās uz riņķi. Kas visu laiku griežās riņķī, un tad, kad tevi pasaka, es kaut ko gribētu, un tu piedāvā vienu, otru, trešo, un nē, tas nav tas, un tad tas... Man tagad jāizdomā vēl tavā vietā, bet tas mums ir labi, ka Pēterim patīk mani vest uz restorāniem. Un tad, kad es gatavoju visu laiku kaut ko to pašu, ko mēs ēdam visu laiku. Tad viņš tagad piegriezās jau. Nē, viņš man diezgan bieži ved uz restorāniem, līdz ar to ir labi, ka mēs nekad neņemam restorānos to, ko es gatavoju mājās. Tā nekad nebūs vista, ko mēs ņemtu, jā, tad nebūs kaut kā, tas būs vienmēr kaut kas no zivsēdieniem vai steiks, tāpēc, ka to es vienkārši nemāku gatavot tādu. Jūs pirmais randiņš bija Rivjērā. Jums tagad ir īpašs sajūtas, ka jūs aiziet uz Rivjēru? Rivjēra vienmēr ir īpaša. Mums nezinu, kāpēc. Mēs baigi bieži neejam, starp citu. Mēs pat biežāk uz Rosīnī, kas ir blakus durvis, ieejam. Es nezinu, kāpēc tā ir, bet tur ir īpašā sajūta. Tur ir kaut kas tāds, un mēs jau dabanam savu galdiņu. Jums vēl ir savs galdiņu. Tas ir tas īpašais, kur mēs tā kā pirmā reize satikāmies un runājāmies. Jā, es uzskatu, tas ir mūsu galdiņu. Man pat bija kāzās, mēs sarunājām, ka mūsu to galdiņu atveda? Iedos. Nē, mēs tur iegājām tā kā ar vedējiem. Citi uz tiltu brauc, jūs uz galdiņu? Mēs uz galdiņu gājām, mums bija obligāti, mēs gribējām tur arī jūras vēl. Mums bija saklā, tur austrīts un visas smuki sagaidīja mūs tur ļoti forši. Mēs tādā kāzu kleitā ielaidu. Citi brauc uz maķīti, es braucējām uz Rivjēru. Parasti es nezinu, kāpēc kāzās visi brauc uz maķīti. Ļoti bieži. Es Instagramā, cik skatos, tie visi kāzinieki iebrauc maķīti. Tāpēc, ka tu fotosesijās viņiem varbūt ļoti daudz bērnu ir vienkārši. Es nezinu. Ne, tas ir kāzu kleitā, tu iebrauc maķītī. Nu, tā kā jā, tā. Bet jau bērni arī ir daudz. Es nezinu. Mums kā nav maz bērnu. 2 meitas. Jā. Tagad plānojat vēl kādu? Plānojam. Plānojam. Mēs plānojam. Pirms gada jau teica, ka plānojam. Mēs, redz, tik vienkārši izrādās. Nav tik vienkārši ieplānot. Nezini, kā, jā, izrādās, ka nav tik vienkārši ieplānot, jo tā, ka pirmā un otrā maita tas bija tā, šitā vienkārši. Un tagad, es nezinu, varbūt tas ir tas vecums, pilots, nesakritība, kaut kāda laiks, ka viņš ir prom, un man ir tieši ovulācijas laiks. Tu nevari zināt, kas tas ir pa iemeslu, bet pagaidām mēs esam 2. Nav vismaz jāizsargājās. Nav jāizsargājās. Nekad neesam izsargājušies. Nekad. Pa 4 gadiem vispār. Klausies, tajā brīdī, kad jūs iepazināties, viņš cilvēks tomēr nebija publisks. Tu uzreiz ievilki viņa ģimene burkā šovā, viņš normāli uzreiz tā parakstījās? Nē. Tāpēc mēs arī 2. sezonā, mums arī saprata, ka mums pat nepiedāvāja, jo redzēja, ka mēs jau visu laiku tā kā attālamies, jo mums bija pa to kašķi, jā. Es esmu publiska, man ir tā kamera pierasta, un man nāk, un cilvēki pilna māja, jo tas jau nav tā, ka vienkārši tā kā to redz, ja. Tur jau ir vēl pilna māja ar cilvēkiem tajā brīdī. Un mēs bijām pusgadu kopā, un kaut kā tā sanāca, ka viņš tā, jā, bet man jau taču nebūs jāiet, nē. Un ik pa laikam viņu vilka ārā, un viņš tik ļoti negribīgi nāca tajā kadrā, ka to varēja ļoti labi redzēt. Tās intervijas ar viņu vienmēr bija, jā, nē, jā. Un tad tu saproti, ka tev traucē arī attiecībās, un jā. Šis laik neapmierināts bubinājums. Viņš neapmierināts, bet lai gan viņš pat dzīvi ir ļoti apmierināts vīrietis un priecīgs. Un te tā tu sev glaimoji, ja? Jā, jo es to panāku vienmēr. Okay. Jā. Labi. Bet, bišķi atgriežamies tavā pagātnē. Tas, ko teici, ka vīrs prom visu laiku, tu kā hokejists sieva. Kāda ir dzīve hokejists sievai? Bijušā hokejists. Bijušai sievai hokejists. Jā, viņš ir gan bijušais hokejists, gan esmu bijušā hokejists. Gan. Jā. Man tas bija viegli, man tas atkal bija tas pats režīms, kas ir tagad, kad es varu pabūt vienu, man patīk arī, kad es esmu. Tā kā bija viens bērns brauc līdzi.
Es braucu uz Somijā dzīvojām, mēs Baltkrievijā dzīvojām, ar otru bērnu jau ne, tāpēc, ka tad jau pirmais jau gāja dārziņā, jau uz skolu gatavojās. Tad jau tu paliki uz vietām. Tad es paliku uz vietas, jā. Ar otru bērnu, principā, es biju pilnīgi viena. Nu, tā kā mēs bijām 2 mazi 4-gadnieks un zīdainis, un vīrs aizbrauc prom uz Krieviju. Un es 4 mēnešus biju viena. Tas bija pa daudz. Nu, kad tu esi viena pati, tu esi ielikta kaut kādā mājā un dzīvo. Bet sākumā tu būtībā parakstījies uz tādu profesionālu hokejistu. Tas nozīmē, tu pat nezini, kur vēl pēc gada, 2, kur viņš nopārdosies, kur būs līgums, kur jūs dzīvosiet. Jā. Tas ir tā pilnīgi. Tu dzīvo vīram būtībā. Jā, tas, kad saka, oj, jau tev cik forši, viegli. Ne, tas nav viegli, tas ir vienkārši tu tajā brīdī saproti, kad, ja tev ir profesionāls sportists mājās, tad tas nozīmē, ka tu dzīvo viņa dzīvi. Un tu zini, ka tu pēc tam dzīvosi savu dzīvi, tāpēc, ka tas sports arī beigsies kādreiz. Bet to laiku tu saproti, ka tikai un vienīgi pēc viņa režīma mēs dzīvojam. Jo ne jau tikai tas, ka viņš kaut kur lido prom, bet tad, ja viņš ir mājās, arī tie treniņi, piemēram, Dinamo Rīga spēlē, tas nozīmē, pa dienu guļ, nevar trokšņot, tu nevar arī kaut ko darīt baigi. Jābūt brokastis, jābūt vakariņas, jābūt tas, un tu zini, kuros laikos tu esi vienkārši pakļauta tam režīmam. Tā kā meitenes sportistu sievas ir malači, jo tas nav viegli. Tā tik liekas, vai viņas jau tur tikai dara to. Nē, viņas ir pārsvarā viņām visām ir mazi bērniņi mājās, un kad kā man krīt uz nerviem, ko viņa neko nedara? Tie bērni paši uzaug, viņi paši sev taisa ēst. Nu kādu, viņi paši kaut uz saviem pulciņiem skraida. Viņam taču tās mammas, vīri sportisti, mammas tātad velta sevi ģimenei bērniem. Bērni izaug ļoti talantīgi, forši un visu kaut ko ir redzējuši. Un tad saka, ak, Dievs, viņi neko nedara. Jā, un te manējie bērni, kad tagad paskatos, ja, afigēt, cik man krūtas meitas ir. Ja? Tāpēc, ka es viņām ieliku ļoti daudz pamatus bērnībā, jo es viņām skrēju visur, visu darīju viņu dēļ. Tu pat tagad viņus skolu vēd? Arī tagad es... Tad jau lielas būtu. Jā, bet... Cik viņām tagad ir? 11 un 15. Bet mēs dzīvojam Pārdaugavā un skola ir Teikā. Uz skolas viņus vēdu, bet pēc tam viņas brauc trolejbus no skolas. Jo, tik agri arī man žēl, man vienkārši ir žēl, ka viņas brauc tik agri un iet, un es saprotu, ka labi, es varu piecelties. Vai ne? Meita arī tagad mazākām dzīvo Spānijā, un viņai katru rīti atceļās 7. Un tagad es tikko biju pāris nedēļas Spānijā, kamēr viņai bija brīvdienas, viņa gulēja līdz 1. Viņai vajag atgulēties. Atgulēties, jā. Mazākā tas ir cik gadi? 11. Arī 11. Jā, tu ir 12. Te jau tu zini, ko nozīmē. Jau, principā, maza sievietīte. Maza sieviete? Jā. Klausies, bet tu pabeidzi kaut kādas augstās skolas? Jā, man ir uzņēmēja darbības diploms, tā kā bakalaurs. Tas vēl pirms pirmā vīra tu pabeidzi? Pirms pirmā vīra, jā, viņš nāca uz mani izlaidumu. 2007. gadā es pabeidzu augstskolu. Sen, tik sen. Tas ir tik... Es vidusskolu pabeidzu 2004. Tas nozīmē, pirms 20 gadiem es pabeidzu vidusskolu. Un tad uzreiz iestājos turībā, pabeidzu augstskolu. Pēc tam es vairs negribēju mācīties, sapratu. Jo es pirmo jau paņēmu to, ko man ir tā kā uzņēmējdarbība, bet ar novirzienu turismā it kā okei. Bet es nezinu, kāpēc es nepaņēmu vai restorānus, viesnīcas, paņēmu ekskursijas vadībnieks. Es tad tagad varu staigāt Vecrīgā un rādīt, jā, un staigāt ekskursijas vadīt. Bet, principā, tās ir turisma aģentūras arī un to visu, bet es nekad neesmu gājis uz to nišu. Tā uzņēmējdarbība man ir, to es veicu, bet tāpēc, ka bērns 18 gados ir bērns, viņi nesaprot. Es vispār nesaprotu, ko es gribu darīt. Un man, zina, kāda doma vienīgā bija, ka es atceros, es 19 gados tiku Airbaltikā par stjuārti, un es domāju, un tie visi cilvēki, viņi taču lido. Es skatos, es redzu tās biļetes, cik maksā. Airbaltikā toreiz es pelnīju tos 19 gados 500 latus. Un es domāju, bet pat tiem 500 latiem es aizlidoju. Es pat viesnīcu nevaru atļauties. Es nevaru atļauties tad vēl kaut ko ēst un darīt, es varu turpāt pakaļ. Un viss, un tad es saprotu, ka kā cilvēki pelna naudu? Ne jau strādājot tādus darbus. Te var tur 500-700 lati. Stjuardēm tagad jau normāli. Tagad varbūt tas ir 20 gadu atpakaļ. Tas bija 2004. kad es biju stjuartos, Airbaltikā tieši. Un es saprotu, ka es gribu pelnīt. Man jau tad bija tā doma,
kad es saprotu, ka es te kaut ko mācos, bet es nesaprotu, ko es strādāšu tādu, kur es varēšu pelnīt normālu naudu, lai es normāli dzīvoju. Un tad tev pagadās vīrs, kurš pelna normālu naudu? Nē, un šitas ir interesantākais. Visi domā, ka hokejs tad ir baigā nauda. Tajā laikā, kad Somijā spēlē, Somijā bija vismazākā nauda. Tur bija vismazākā nauda. Tur Somijā sanāk, kad maksā Somiem, nevis ārzemniekiem. Somiem maksā labas algas, ārzemniekiem maksā maz. Latvijā ārzemniekiem maksā lielas algas, latviešiem maksā mazas algas. Un tad mēs šeit tādā lakājot. Nav godīgi. Vienīgā normāla alga, tā bija Baltkrievija, tā bija tiešām normāla, tas bija Minskas Dinamo. Tie bija 2 gadi, un tas bija viss. Nebija slikti, nebija tā, bet nebija tāds, kad, wow! Es tagad pelnu vairāk nekā hokejs pelnīja tajā laikā, saproti? Es par to, ka visi domā, ka es tā laikā dzīvoju, wow, un es tagad aizgāju, tad, kad beidza pelnīt, tad es aizgāju, un wow, nebija tā. Mēs dzīvojam normāli, mēs 2 reizes pa 11 gadiem bijām ceļojumā. Tad tu saproti, ka tas nav daudz, ko tu pelni. Nav. Klausies, tur, kad viņš bija spāka gados, Kaspars, viņam neteica, davai, ej, tiec NHL, un davai, trenējies vairāk. Viņam vairs nebija variantu. Viņam nebija variantu. Nē, tur bija... Tas no sievietes atkarīgs, kā viņi iedvesmo un motivē. Nē, NHL, tas ir viss, pat kā NBA, tas jau, tev tie drafti ir. Ja tu tur netiec, tu jau nevari tur tikt nekad. Tur es nezinu. Jā, tur pēc tam, tad tev ir jāizšauj riktīgi. Kad jūs apprecējāties, viņš jau bija gan jauns. 21 viņam palika tieši. Pēc nedēļas palika. Tur viss dzīve priekšā karjeras. Viņš jau bija bijis Kanādā, jau bijis Amerikā, viņš jau bija atrādījies. Viņš bija viens no draftētiem. Man liekas, ka kaut kādā, nevis draftēts kā tā, kaut kādos posmos, kaut ko viņi bija redzējuši. Bet viņi pat cik atbrauca uz Latviju savās 19 gados, viss tur noslēdzās. Tu tur nevar vairāk tikt. Tā pašā laikā Daugaviņš palika Amerikā, un viņš tika tur. Daugaviņš tev sēdētājs beigās. Nevis sēdētājs, bet mans brālēns viņš ir. Jā, viņš man jaunākā meitē arī krustāvs ir. Viņš man ir tuvākais brālēns. Bet bija arī vedētājs, ne? Nē, vedētājs nebija. Nē. Māsa bija. Slavenā bildīte. Viņš vienkārši bija. Tas mēs vienkārši fočējamies, un es nezinu, visi izliek tikai to bildīt, kā man citu viesu nebūtu bijis. Un tad tā kā viņš ir arī vedējs. Jā. Nē, vedējs viņš nebija, bet viņš runu teica gan līdzīgi kā vedējs, principā. Garu runu. Bet, tev tiešām labi 21 gadu, Džekam, bet tu viņu nemotivē? Nē, mēs motivēju vairāk. Tajā laikā likās labāk Krievijā tikt. Tāpēc, ka Krievijā bija lielās naudas, KHL. Tur varēja vieglāk tikt nekā NHL, loģiski. Un uz turiem bija tas mērķis, bet viņš tika nevis KHL, bet tajā AHL, kas ir augstākā hokeja līga. Tur viņš spēlēja, bet tur nebija lielās naudas. Tur bija jau tavā laikā. Tavā laikā jau spēlēja? Jā. Tur bija, tas jau bija, kad jau bija meitas. Nebrauc līdzi? Tieši Krievijā es arī vairs nebraucu līdzi, tāpēc, ka man jau otrā meita piedzima. Bet uz Ameriku tu brauc līdzi? Nē, tad viņam bija 18, 19 gadi. Viņš atbrauca 19 gados no Kanādas ar salaustu plecu. Plecu un salaustām ilūzijām. Jā, diemžēl. Bet jā, tas sports ir ļoti, ļoti sarežģīts, ļoti grūts. Tu tev liekas, ka tu visu, kā tu jau tam bērnam ieliec pamatus, un viņš iet uz to. Protams, ka viņam ļoti bieži atšķirās smadzenes no tā, ka, hei, tas tika un es netiku, kāpēc tas tika, un tur ir psiholoģiskās pārdomas, problēmas un viss, kāpēc tā, un tad tu nevari atgūties, tad tu meklē komandu, tad tev liekas, ka pamaz maksā, tad tev liekas, ka pārāk slikta komanda, tur sportā ir ļoti grūti, un tad vēl nedod Dievs, tu iemīlies, tad tev gribās palikt pie tās meitenes, tad tev tur bērni. Meitene vēl čakarēs smadzenes. Jā, arī meitenes čakarētiem sportistiem smadzenes. Jā, atzīstos, ka tā arī ir, bet un nākamā dienā spēli iepriekšā naktī mežonīgs seks, enerģijas nav. Labākais seks nekā strīds, bet, ja strīds, tad ir sudīga spēle. Seks, tad vienkārši nevar paskriet pēc tam. Tu spēles skaties? Visas. Mēs ar bērniem gājām. Ja tā bija Rīgas spēle, tas bija visas spēles, mēs gājām. Tāds ar televizoru mēs speciāli abonējām Krievu kanālus, lai mēs skatītos. KHL, jā. KHL, AHL. Kurā Krievu klubā viņš spēlē? Tas bija Toros, kas tas bija? Tas ir tā AHL, tā augstākā, es nezinu, kur tas bija. Tas bija Nižņi Novgorod, tālu. Vispār mums bija 4 stundu starpība, bet tur bija tālu, viņš bija pie Sibīrijas kaut kur tur. Vispār.
Tagad tas pirmā hokejists, jo man vēl interesanti pajautāt. Es neesmu vairs hokejists, jau paldies. Bijusī hokejists. Es teiksim, tā esmu hokejists māsīca. Var teikt, esmu hokejists māsīca. Tā esmu vēl viena. Bet tu teikt, ja tu spēles skaties, tad tajā brīdī, tu redzi, ka viņš tur nogāžās gar zemi un ir trauma, un tu tagad domā, tur ir tajā brīdī kaut kā. Baigi, ir pārdzīvums ļoti liels. Man bērni pašā skatījās pie televizoru, vienmēr tēti rādījums laika, kurš ir tas numurs, kad viņi jāzina, viņas fanojas, vienmēr viņas filmē, kā viņas tur fano kliedz. Jā, mēs ļoti atbalstījām. Kā goliest? Kad goli iesiet, tur bija vienkārši piebļaut visu māju, visi kaimiņi zināja, ka gols ir iesists. Mums taču bija arī, kad viņš bija izlasē, mēs dzīvojam tādā apoga ciematā, kur rindu mājas un tādā par riņķī tas mājas. Un visi kaimiņi tad sastikās kopā kādā vienā garāžā, uzlika to skrīnu un visi kopā skatījāmies. Tur vasarā jau tur var izlikties garāžā forši. Bija ļoti forši laiki, tie, kur tiešām atbalsts no ģimenes vienmēr bija ļoti liels. Es tur varu vispār uzsist sev uz pleca, kad es biju ļoti labs atbalstītājs. Bērns vienmēr tur bija, viņas bļāva, viņas skatījās, viņas nedrīkstēja būt augšā, viņas sēdēja un skatījās. Viņas pat negribēja būt augšā, viņas zināja, ka teica spēlē un viņas gaidīja ar to golu. Okay. Bieži dzīvē gadās tā, ka hokejisti vai futbolists sievas pakļauj sevi vīru karjerai. Un tad tā karjera iet kaut kur uz otru galu un tad pēkšņi vīrs aiziet pie citas jaunākas, teiksim, vai kaut kā viss nesanāk. Un tās sievietes paliek īsti, neko viņas nav darījušas. Tā ir tā bēdiņa diezgan liela, jā. Kā tev ar to visu gāja? Man tā nebija. Kurā brīdī, tu iekļāvies tajā? Es aizgāju pie jaunāka. Labi, bet pirms tam vēl. Tas NL, jā? Jā. Tas tev aizgāja jau vēl... Es vēl biju precēta, jā, ar bijušo. Tev apnika vienā brīdī neko nedarīt? Nē, nebija tā, ka es neko nedaru. Saproti, tev atkal tas neko nedarīt. Ko tu darīji? Es biju... Saproti, man jau tād bija, kāpēc man bija 20,000 sekotāji tajā brīdī? Tāpēc, kad es biju tik darbīga, māmiņas pat nezināja, ka ir tik daudz interesantu lietu priekš bērniem, jo es visu atrādīju, man bija bērni uz katru sestdienu, svētdienu uz skatuves, viņas man dziedāja, viņas man bija dažādos tērpus, es pati šuvu tērpus, es viņas vadāju uz dažādām pilsētām un pat valstīm, un viņas man bija uz skatuves, viņas man bija angļodu gāja, viņas gāja uz privātu stundām, tos te instrumentus, viņas gāja uz privātu stundām dziedāt, es biju vienkārši autobusu šoferis. Izcila māte. Okay. Ne, tas ir, es biju reāli pakļauta tam, bet tajā pašā laikā es jau tad strādāju televīzijā, es 9 gadus atpakaļ strādāju Best for Sport. Tad, no kurienes man vēl vairāk sekotāji nonāca, kad tā stulbā blondīna vēl uztaisīja interviju, gada interviju, jā, drausmīgāko tiešraidē, drausmīgi. Nē, tas bija basketbolā. Es biju precēta ar hokejistu, iepriekšējais puisis man bija basketbolis. Mēģināja ielausties basketbolā. Nē, man vienkārši piedāvāja, tā kā pat ne darbu, bet tas bija tāds piedāvājums šodien braucam, mums vajag vadītāju tiešraidē. Es aizbraucu, tur mans bijušais spēlē. Es saprotu, es biju 7 gadus ar basketbolistu kopā iepriekš. Kuru nezinu, kāpēc neaprecēja? Es zinu, kāpēc neaprecēja. Tāpēc, ka es uztaisīju ultimātu. Bet es domāju, tas ir pareizi. Tāpēc, ka tad sanāk... Ultimātu kādu? Tā kā jau mani bildināja, tad sākās, pēc pusgada sākās runas, kad klausies, varbūt tās nevis šogad, bet nākamgad, tāpēc, kad vajag loģiski vīriešu domāšanu, vajag kaut ko nostiprināt, vajag nopelnīt vēl vairāk naudu, lai varētu nopirkt zemi, kaut īpašumu, kaut ko. Nē. Es jau 6 gadus tā kā... Nē, ar to, ka nevajag atlikt tās kāsas, vajag šogad tās kāsas. Ar to tāds man bija. Un tagad vai nekādu, un tad labi. Un tad bija pēc nedēļas vēlreiz tas pats teksts. Un tad bija tā pagaidā. Viņš baidījās tevi precēji? Nē, viņam gribējās pamatus. Kā normāli vieta, viņam gribējās pamatu tiešām īpašumu kaut kādu tur nostabilizēties, un tad naudu guldīt kāzās. Ultimāts, bet ir kaut kāda mīlestība. Ja neprecē visu čau. Jā, bet viņš jau nedomāja, kad es aiziešu projām. To viņš nedomāja. Bet tad tev bija mīlestība vai nebija? Tā bija man pirmā lielā mīlestība. Tas bija... Un aiziešu tikai tāpēc, ka neprecē?
Nē, protams, ka te bija jau, mēs sanāk, no 15 gadiem tad bija 21, jau 22, un tad sanāk, kad tu saties, ka tev visi apkārt tev precās, tavi draugi, it kā man bija 21 gads, un es taisīju ultimātu, saprot, vīrietiem 22. Viņam bija 22, un viņam draugi jau aprecējuši tas, un bet es saprotu, ka tas arī bija liktenis. Lai gan tā bija tiešām pirmā skaistā lielā mīlestība, tad no bērna kājas, un mēs abi viens otram pirmās mīlestības. Tajā laikā tu arī kaut kā skaistuma konkursu vinnēji. Es to Miss Rīgu vinnēju. Miss Rīga! Zini kā šā te? Tagad, jā? Krona galvā tikai. Un tad vēl tu brauc par kādiem čempionātiem Missis. Tu domāji, tāpat esmu Queen. Vienkārši tad es biju Miss, un tagad jau esmu karaliene. Tomēr jau precēta, jau ar statusu, jau ar bērniem. Viss no princeses par karalieni. Bet, jā, mēs to visu izdzīvājam, to bērnību kopā, un tas bija ļoti skaisti. Bet es saprotu, ka pēc tam man ir mani bērni, viņam ir savi bērni, un tad tam tā bija jābūt. Pagaidi, tev vēl nebija bērni? Nē, tagad. Es domāju par to, ka es jau ar tagadējo galvu, es saprotu, ka bija jāizdzīvo tas, jo tas bija skaists posms, un mēs bijām tiešām skaisti gan pāris, gan mums bija ļoti jaukas attiecības, un viss bija. Tikai pasaki, es uzstādīju ultimātu. Mēs dzīvojam Itālijā tajā laikā. Jā, un viņš saka, nē, tad ej. Nē, viņš man pēc tam vēl, tā, kad es jau ar Kasparu iepazinos, viņš man pēc tam rakstīja. Pēc tam viņam žēl palika? Jā, viņš saka, aizmokam projām, aprecamies kādas salas divatā tikai. Tad bija jau gatavs? Jā, viņš bija gatavs jau precēt. Tu jau biji pavilkusi? Es jau biju, jau viss, jā, tā kā jau ar galvu kaut kur citur. Bet, protams, ka pēc tam bija žēl, un likās, tomēr tur bija forši. Bet tas sieviešu galvā tev labāk pat nemēģināt ielīst, kas mums notiek kaut kādi ultimāti, kāpēc mēs izdomājam vienu, pēc tam sakam kaut ko citu, izdaram vispār. Un tas, ka es saku, nē, tas nenozīmē nē. Varbūt tas nozīmē, varbūt tas nozīmē jā, un nedod Dievs, tu tagad pateiks, nē, tad nē, tad, kā nē? Tas sievieti ir nesaprotama būtne. Šeit es tev 100% jā, un es esmu totālākā sieviete, bet meitene totālākā. Meiteņu. Jā, es esmu tāda, un tad es varbūt tāda arī vienā brīdī, jā, un es esmu visāda. Es esmu ļoti, ļoti interesanta. Tev sākotnēji izdevās, Kaspar, šķirties ļoti civilizēti un publiskā telpā. Tas bija tā visnotaļ apsteidz un ļoti zolīdi. Visi forši vienojās, kopējo bērni. Nevis kā mums te daži parauga pāri, ar lieliem skandāliem, lielu lekšanos. Un tagad tik un tā tu ielīdi beigās visu sačakarēt. Pēc kaut kādiem jau 3 gadiem tu pēkšņi atkal... Es sačakarēju senāk. Publiskā telpā. Paga. Labi, publiskā telpā. Es vienkārši saprotu, ka man ir vārds, un mani klausās cilvēki, un ir ļoti daudz sievietes kā es. Pirms tam neklausījās, tev vēl uzskatīja par āgri, tagad uzbraukt. Nē, skaties. Šitā vīriešu loģika, ja, izdarīsim klusā. Tu man vari visu laiku darīt slikti, ja? Ja es pateikšu to bišķi, hei, viņš nav tik foršs, tāpēc, kad visu, to paveicis, viņš jau... Vislielākie komentāri, viņi jau dzīvo uz alimentiem. Ko viņi var muldēt? Viņi visu laiku dzīvo uz alimentiem. Un es neko 3 gadus nesaku. Tā kā man izdara lielu kāku virsū, tad es saprotu, hei, kāpēc man jāsaka, jāklusē un jātur muti, kad jā, es dzīvoju uz alimentiem. Uz kādiem? Tieši uz sava darba alimentiem. Kas ir tā lielākā? Zini, kā ir vai nav? Tur ir ļoti liela. Es tev arī nevisai ticā. Nē, tu pateikšu aizkadrā. Tu būsi... Tu saki, ka tev nav ko slēpt, tu esi atklāt cilvēks. Zini, kā, bet ir kaut kas, ko, tomēr, ja tur būs varbūt tiesas process un... Tāpēc tu viņu mēģini pasaudzēt, tomēr. Šobrīd vēl jā, bet zini, kā, es viņu nesen satiku veikalā, netīšām. Jo man viņš visur nobloķēts ir, pilnīgi visur. Nobloķēts pilnīgi? Jā, tāpēc, kad es nevaru... Viņš ļoti agresīvs. Viņš ir ļoti agresīvs, un sanāk, kad viņš pasaka vienu vārdu, es piemēram atbildu, bet pēdējais, kāpēc vēl atrada kaut kādu telefonu numuru, uzrakstīt man. Uzraksta, mums vajadzētu satikties, un es uzjautāju, par kādu tēmu? Mums nav pa ko satikties? Labi, čau!
Okay. Pagaid, tur uzrakstīts teksts, tu dod, tagad intonāciju tu jau dod. Nē, tāpēc, ka pēc tam nāk teksti, ka ja tu domā, ka tā, tad es tev tur to un to, es tev iznīcināšu, es domāju, ko? Jā, jau nīcināt man taisās visu laiku, un visu laiku, manu NL iznīcināt taisās visu laiku, un ko tik netaisās iznīcināt, jau 59 gadus jau taisās visu nīcināt. Bet, nē, tāpēc, kad es pajautāju par kādu tēmu, viņam liekas, ka man ir obligāti, ja viņš pasaka, man gribu satikties, es negribu ar tevi satikties, jo es zinu, ka tu esi agresīvs, un man uzreiz ir tāda reakcija, kad es negribu, un man ir reakcija uz viņu nervozums uzreiz. Man šādi te pilnīgi, man trisučka sākās. Bet un es viņu satiku veikalā. Tas nebija agresīvs. Skatiet. Bija, un skaties, es viņu satiku veikalā, un pirmais, ko es vienkārši iejauku ar acu kaktu, un man sākās tāds. Tāpēc, kad man sākās atmiņas vēl kaut kas, un es saprotu, ka tūlīt, un pienāk, ko tu ar to gribi panākt? Es saku, ar ko? Ar to, ka tu tagad stāsti šito te visu. Es saku, pagaidi, es laiku pārbaudīšu to tās bankas konts. Varbūt es par bērniem sācis rūpēties. Nē, okei. Tas smalks uzbrauciens. Un tagad viņš man jautā, ko tu ar to gribi panākt? Es saku, varbūt tev sāks saprast, ka tiem bērniem ir vajadzīgs arī tēvs, jo viņām ir pat tēvs ļoti labs, lielisks, viss ir, bet ja tu tagad pazaudē to kontaktu, vairs nekad viņu neatgūst. Tāpēc, ka jau ir ļoti daudz, kas zaudēts. Un tiem bērniem, ja manis nebūs, tad viņi neēdīs. Es principa pēc to nedaru. Atbildi bija principa pēc. Man liekas, tad mani bērni principa pēc varētu uz pusi mazāk ģērbties, uz pusi mazāk, jo es viņai neiedotu pilno servisu, ja, kas ir principā abiem diviem vecākiem jādara. Tas ir pajumte, tas ir siltums, tas ir drēbes, tas ir ēdiens. Ja. Tad uz pusi mazāk, ja es nevarētu nodrošināt. Tāpēc, ka principa pēc, tāpēc, ka es kādreiz kaut ko pateicu, kāds sakars man viņš nedod. Es jau viņam arī kaut kad jau pirms 2 gadiem teicu, tu viņam 50 eiro mēnesī iešķieptu rokā un teikt, tas tiem kabats nav tā. Es par nevienu vārdu neteiktu. Bet tad tu pat tādu lietu nedari. Un pats staigā storijos par restorāniem, brauc ceļojumos, bet tad viss ir kārtībā. Saproti, tas jau nav tā, un arī 4 gadi pagājuši. Es zinu, ka sākumā bija slikti, un tur tā, gads, 2, 3, vīrietis 35 gados, 2 rokas, 2 kājas, galvas pleciem. Vai tiešām nevar par 4 gadiem? Bija grūts periods. 4 gadi. Profesionāli karjeru. Ja man būtu grūts periods. Saprot, ka mēs izšķīrāmies, man pateica, prasīja, uztaisim grafiku bērnam, lai viņi tev arī satiek. Nekāda grafika nebūs, ja man jāveido sava dzīve. Teiks bija. Es vispār, tāpēc, ka viņam jau bija uzreiz meitene, es biju viena, man ir jāstrādā, man ir bērni. Kas? Retā reizes, starp citu, jā. Es neesmu bijis, jā. Un tas sanāk, par to laiku brīvo. Oi, brīvais laiks. Kad tu esi pilnīgi brīvs, jo cik es saprotu, tur no viena pie otru. Jā, kaut kā tā sanāk, aktīvs. Rokām aizaies. Nē, tur jau tā lieta, ka es pat neaizgāju par rokām, tāpēc, ka tad es būtu pabaudījusi kaut ko. Es pat neizbaudīju neko baigi, tāpēc, ka man uzreiz attiecībās ievelk. Es tāda attiecība meitene uzreiz. Kādreiz vajag tepie blakus un uzreiz. Man pašai patīk attiecība, man patīk status, man patīk, ka es esmu tā. Bet tas bija tikai pusgads, tieši pusgads, jo 3. decembrī es oficiāli izšķiros, un 3. maijā es satiku Pēteru pirmā reizi. Tas nāk tieši pusgads. Ļoti īsts periods. Bet saprot, tajā brīdī es tāda, ko esmu izšķīrusi, esmu dabūjusi savu dokumentu, neviens nav aizgājis, izņemt ārā, mēs pie notāra, tu vari mēnešu laikā izņemt ārā, es domāju, paldies Dievam, viņš neizņēma ārā, lai gan man arī iezagās doma, varbūt, kaut kā dīvaini, es biju tā iniciatora, kas grib šķirties, bet kad tas notiek, tev liekas, bērni, tomēr jau bija arī labi, un tu aizmirsti kaut ko, kas tev vispār bija. Kā tu bērniem nokomunicēji? Viņas bija laimīgas, ka mēs šķīramies. Jā. Tik traki bija, ka viņas pat laimīgas, ka jūs šķirat? Varbūt vecākā nē, bet jaunākā, man liekas, bija mierīgāka uzreiz. Jā, nē, bērniem vispār nekas nebija jāsaka, kāpēc mēs šķiramies. Tur bija skaidrs, kāpēc mums jāšķirās. Bet es tajā pusgadā izdeju ārā no tādā, kur viņi ir? Un viņi nebija nekur. Viņi nekur nebija. Es domāju, tagad tieši par randiņiem man tur aicinās. Man neviens nekur neaicināja. Ko nebija? Es nezinu. Visi baidījās no Kaspara. Es nezinu, ko viņi tur baidījās. Kaspars vienmēr hoķi arī uzkalties. Man tur likās, ka man būs tāda piekrišana, un neviens nekur neaicināja. Es jūtos vienkārši kaut tā,
ārā nekā nav. Tu izej ārā, tur nekā nav. Un tu tāds ablums, ka tur nekā nav. Nav nekā, pilna pasaule ir vīrieši. Tagad, protams, kad es precēta, tad jau tur miedz ar acīm. Kad es brīva, tad neviens nemiedz ar acīm. Bet viņiem, man liekas, vajag, lai būtu aizņemtu, tad viņiem liekas, lielāks azarts. Azarts, jā. Ja jau kādam viņu vajadzēja, tad jau arī man varbūt vajag. Ja? Kad nevienam viņu nevajag, tad arī tev nevajag. Tu kaut kā tas notiek. Un tas pusgads bija tāds. Un es zinu, ko? Es pie 3. mēneša, kad es sapratu, ka tur ārā nekā nav, es vienkārši atdevos darbam, es sapratu tā. Labi, pofīgi, un es eju strādāt. Un es sapratu, ka man nepietiek ar manu atalgojumu uzturēt bērnus. Es sapratu, ka man nebūs līdzfinansējums priekš bērniem. Un es sāku riktīgi strādāt. Es izaugu atalgojumā. Tajā brīdī jau tev bija tas NL. Jā, bet es maz pelnīju toreiz. Es ļoti maz pelnīju toreiz. Sanāk, pie 2 līdz 3 tūkstoši eiro es pelnīju. Bet es zināju, ka man ir dzīvoklis, kas maksā 650 eiro. Bija tikai īre plus komunālie visi. Tas jau ir pie 800 eiro. Man bija mašīna līzingā, kas ir 660 eiro. Man bija bērnu pulciņi, tas. Un man nekā nepaliek. Tā ka vispār nekā nepaliek. Man pat ēšanai īsti nepaliek. Nē, bet tā arī sanāk. Un, kad tu samaksā tos rēķinus, protams, ka tu vari pārvākties uz mazāk. Kāpēc man ir jāpārvācās uz mazāk? Kāpēc man jāliek dzīves līmenis zemāks, ja es labāk tad pārformēju savu smadzeru un pelnu vairāk nekā es vienkārši eju? Jo var jau pateikt, nu jā, tagad dzīvosim tā kā pieticīgāk. Nē, vienkārši sāc strādāt vairāk un sāc pelnīt vairāk. Cik tu tagad nopelni, ja drīkst tā jautā? Tagad nav. Tieši plus tikai par NL-u. Jā. Tikai NL-ā. Nu, tev vēl radījuma vadītāji. Es esmu vadītāji, man ir sadarbības, man ir kā influenceri, viss kaut kas. Šobrīd es saku, bet NLs cik tev vienas? Es neslēptu, ka es viņus lieku ārā tos čekus arī Instagramā. Pagājušais mēnesis man bija 6,500 eiro. Wow. Tā kā tas ir par pagājušo mēnesi. Jau kā premjeram, principā. Jā, viņi tāpēc, man liekas, ka viņi varbūt mazāk pelnīja, godīgi. Es, kad valstī jau nedrīkst daudz pelnīt, nu tā kā. Bet tas ir salīdzinoši maz, bet tad man bija 2, saproti, un tu saproti, un tu zini, ka tu vari pelnīt te vairāk, jo te ir viss atkarīgs no tevis. Un tajā brīdī es vienkārši atdevos darbam, un interesantākais, tad, kad es sanācu aprīļa beigās, 1. maijā, es noslēdzu augstu kvalifikāciju, tā kā pa 2 pakāpēm uzliecu augstāk, es no 2 pārlecu uz 8000 atalgojumu uzreiz automāts, un es tā, tagad es varu dzīvot normāli. Un es mājās, man bija jau vēl bija tās visādi rāmīši ar Kasparu un tur kāzu bildi, es mājās tos rāmīšus visus tā te noliku, un pēc 2 dienām 2 mēnešiem. Vairāk. Pēc pusgada. Pusgadu tu turēji. Tāpēc, ka zini, kāpēc? Man bija glāzna. Jā, bērni arī pieraduši pie tām bildēm. Jā. Un es tos visus rāmīšus noņemu glāznas, es viņus visus šā te nogu zemē, un pēc 2 dienām es satiku Pēteru. Noslēdzi geštaltu. Jā, un es reāli pēc 3. maijā es satiku Pēteru. Tā kā vienkārši es tur visu nogriezu, tas viss man vairs nav interesanti. Cik es saprotu no publiskās intervija informācijas, tad tev draudzene vienkārši sabīdīja. Jā, bet viņa jau bīdīja man no mārta mēneša. Es vienkārši nesatikos ar viņu. Un es ļoti labi, tāpēc, ka, ja es būtu martā satikusies, tad es biju tāda tā kā salauzta, es saprotu, ka man nepietiek naudas, un man vajag to, un Kaspars jau ir tur ar citu meiteni, un man vispār nepalīdz, un liekas, ak, Dievs, tas bija mans vīrietis, un tagad viņš ir citā jau pēkšņi. Tad kaut kāda bišķiņā bīda bija. Tas sākās februārī, martā, tad, kad es sapratu, ka viņš nenāk uz tā te, viņš nenāk uz tādu, man jāvajag. Nenāk lūgties apakaļ. Nenāk, jā, pēkšņi. Un tad bija tāds, kur tas manējais pazuda, ja? Un, protams, kad ir tā kaut kāda sajūta. Es viņā palaidu 1. maijā, jā. Palaidu 1. maijā to sajūtu vispār tādu, un 3. maijā es satiku savu vīru. Tu turies pasaulē. Jā, un es saku, tāpēc jau varbūt arī man nenāca nekur, pēc, ka es biju tā aizvērta, man vajag naudu, man vajag gribās kaut kādu veci, man gribās kaut ko randiņus, man gribās, un man nezinu, nedod. Un tad tāds, ka tev baigi gribās, ar neko nedod. Bet tev arī, ka vecis pelna tik un tik, nemazāk. Man nav nejausmas, cik Pēters pelna. Nopietni. Man nav nejausmas. Es nezinu. Man ir svarīgi, kad man nekad neatsaka to, ko es gribu. Labi, kur atklātība savā starpā mēs plānojam kaut kādu ģimenes budžetu un tā. Man gan sieva zina, cik es pelnu. Saproti, tāpēc, ka viņš var vienā mēnesī nopelnīt vienu, otrā mēnesī citu. Tas ir arī pēc stundu. Un viņš ir gudrs vecis, es tev teikšu tā. Man nevarētu paņemt muļķis, te var pateikt to. Okay. Un viņš ir ļoti gudrs un pilotēšana tas ir forši, bet viņam smadzenes strādā ļoti daudz arī citur. Un tas ir tāds, kas investēšanas kaut kāds, jā, kur, un es saprotu, ka
tas nav no pilota naudas, mūsu kāzas nebija no pilota naudas, nevarētu tā būt. Nozīmē, ka viņam vēl kaut kādas citas naudas, par kurām tu nezini. Man nav jāzina. Kreisu? Ne jau kreisu, tas nav kreisais. Narkotikas parod? Nu, nē, pasarga Dievs. Nē, viņš zina, kur ieguldīties pareizā laikā, pareizā vietā, investīcijas, visu to viņš saprot. Viņš man skaidroja, viņš nesaprotu. Viņš tev mēģina ievilktēt investīcijām. Nē, bet tagad, es teikšu, kāpēc pie tevis bija sarunāts 2, atnācu 4, jo es arī tagad biju biznesa tikšanās, un tad, kad es viņam to pastāstīju, ko es darīju, viņš to... Peļuk, es ar tevi tā lepojos, tu esi tik gudra. Tāpēc, ka es izfīčoju arī lietu, kuru varētu darīt, man piedāvāja vienu, un kas varētu nest 4 reizes vairāk naudas. Un viņš tā, Dievs, tu vienkārši esi jau... Tāpēc es tev, jo tu esi ne tikai afigēnu skaista, bet arī esi ļoti gudra. Viņš priedājas vienkārši, ka tev būs vairāk naudas, un viņam būs mazāk jātēra. Viņš man visu laiku saka, kad es varētu arī nestrādāt, ka viņš varētu uzturēt. Es saku, tu negribi mani uzturēt. Tas ir pārāk dārgi. Jā, tas ir pārāk dārgi, jo tā neesmu tikai es. Mēs esam 3 uzreiz. Tā ir es, abas manas meitas, jo mēs esam uzreiz 3. Lai gan viņš jau nāga, es nezinu, cik maksā komunālais, es nezinu, cik maksā. Šajā dzīvoklī es vispār neko nezinu, kur mēs dzīvojam. Ja? Un tas to visu vīrietis nodrošina. Mans uzdevums ir, lai mums mājās būtu ēst. Bet tā pašā laikā viņš man ved daudz uz restorāniem. Un man nav jāzina, cik viņš pelna. Man ir jāzina, ka viņš man neko neatsaka. Saproti? Tas nav noslēpums. Tas nav noslēpums. Saproti, tas nav noslēpums. Tas ir tā, ka es zinu, ka ja arī viņam nav kādreiz vai kaut kas, es jau redzu, vīrietim, kad nav naudas vai trūkst, viņš paliek nervos. Nē, viņi ir nervozi. Vīrieši paliek tādi nervozāki. Un tā, ka bija Covid laiks, viņš ir nelidoja. Tur bija tiešām, viņam nebija pēkšņi. Saka, ir kaut kāda konstantā, kas vienalgienā, ka tu arī nelido, bet tu jūti, ka vīrietis ir... Bet tā pašā laikā es aizēju uz restorānu. Man nepasaka nekad, ka es nevaru šampanieti paņemt. Man nepasaka, ņem proseko mīļo šodien. Ja? Nē, nekad nav pateikts, gribu šampanieti, dzer šampanieti. Tas ir tādas lietas, kad viņš neļauj saprast, ka viņam kādreiz nav. Un tas ir tāds, ka man patīk. Tas tev patīk? Man ļoti patīk. Un man nav jāzina, cik viņam ir. Jo, ja es zināšu, tad tas būs mūsu kopējais budžets, kuru es kontrolēšu. Tas bija mūsu iepriekšējās attiecībās, kur es zināju, un tad ir tā. Atnāk, zini, kad kamēr tu neesi precējies, tas man ļoti labi patīk šis piemērs, kad kamēr tu neesi precējies, tu esi laimīgi, ka tev vīrietis nes puķes un dāvanas, un, kad tu esi precējies, tu zini to budžetu, viņš no mūsu budžeta tās puķes tagad pērk, un tās dances, zini, cik maksā puķes, jā? Es šitā vakar uzbesījos, sieva aiziet uz kaut kādu šito labdarības pasaukumu. Jā. Es viņai saku, cik tu noziedoji, viņi saka 50 €. Jā, vai ne? No mūsu budžeta. Jā, es tev saku, tāpēc man patīk. Es nezinu, un galvenais, jā. Un ja man arī kādreiz netiek, kāpēc man netika puķes šodien? Es nezinu, mums tik viegli, paldies Dievam. Bet ar meitām, kā viņš saprotā? Izcili. Viņš viņus uztver kā savas meitas? Jā, totāli. Es vispār esmu šokāta, ka mēs, kad iepazināmies, viņam bija tieši 27, un man bija 35. Tikai 8 gadus. 8 gadus starpība. Tad es teicu, es aizgāju pie jaunāka. Tu uz otru pusi ir ok. Jā, man jaunie. Kaut kā pēc Makrona pieredzes mēs zinām, ka tur var arī ir ok. Nē, bet skaties, man bija vīrs 3 gadus jaunāks, un otrais vīrs ir 8. Kas par arī bija jaunāks? Tev te jaunie labāk man patīk. Nevis tie pieredzējušie un tā. Nē, man patīk. Zini kā, es tev saku, tas nav vienkārši jaunums, man vienkārši paķer smadzenes arī ļoti. Un ir mēģinājis tādi riktīgi skaisti, man tāds, ko tu tur savu ģimī? Tas tā kā... Labi, daudzi, kas tev argumentē, teiks, labi, Kaspars, nav nekāds baigais intelektuāli. Zini ko? Tu paskaties Kaspara intervijas un paskaties citu hokejistu intervijas. Kaspars ļoti labi runā. Viņš nesaka jā, jo pārsvarā sportistiem jā, nē, vai arī atbild
pilnīgi tuftu. Kaspars ļoti labi ir māka runāt, viņš māka apvārdot, viņš ļoti skaisti runā. To iemācījis. Nē, viņš jau man kaut kādā veidā apvārdoja savos 19 gados, man jau tad bija 21, tajā laikā jau tu jūti to starpību, ja? Bet ne, viņš nav tups, pilnīgi, viņš kā sportists. Viņš vienkārši, es vairs viņam to arī teikusi, viņš pieņem dzīvē nepareizus lēmumus. Visu laiku. Un viņam liekas, ka te jāiet. Un viņu stādina, un viņam liekas, nē, tur būs. Uzreiz viņam... Jā, viņš ir pilnīgi tāds... Ideja fiks momentā. Fiksi, viņš ir cilvēks moments. Jā. Un, it kā arī nav slikti, bet tev tomēr ir jāizvērtē, ja tev trešo reizi jau nesanāk, varbūt sāc izvērtēt. Un tas ir viņa lielākā kļūda. Viņš nav slikts vecis, viņš arī pret savai sievietei dod tiešām, mēģināt dot visu un rūpēties par viņu, bet viņš pieņem dzīvē ļoti sliktus lēmumus. Tas gan ir. To es pa tiem gadiem sapratus. Mēs bijām kopā 12 gadus. Bet viņš arī tevī neieklausījās. Nē, acīm redzot. Pēc, kad es pēdējos gadus teicu daudz ko, un viņš vienkārši neklausījās, un tagad viņš to greb vēl ar vienu. Es redzu, ka viņš to dara, tāpēc arī tagad es vēl esmu tur iesaistīt, kur viņš tur greb tev savos. Tāpēc es saprotu, ka nē, viņš neaug cilvēks. Pēters nebaidījās, ka no Kaspara dabūs pa štangu? Kāds sakars? Kaspars viņam ir līdz šejienē, kā viņš var vienkārši... Nu, labi, Kaspars tomēr... Tieši kāpēc. Nē, vai Kaspars teica sākumā par Pēteru, ak, Dievs, viņš ir tur tāds un tāds, un viņš jau ar tevi ir tikai naudas, ak, Dievs, jā, tieši Pēters ir ar mani tieši naudas. To, ka tu daudz naudu pelni. Es pelnīju tajā brīdī vairāk nekā Pēters, jo Covid laikā es izaugu ļoti, jo man bija online biznes, un pēkšņi visi biznesi vērās ciet, un mans online biznes sāka augt, tāpēc, ka visi nāca pie manis strādāt, tāpēc, ka mēs strādājam no mājām, un tas pēkšņi visiem likās normāli, jo visi teica, ej strādāt normālu darbu, un pēkšņi online biznes ir tas normālais darbs Covid laikā, un visi tad sanāca, un es rīktīgi izaugu, un pēc tam tajā laikā nebija darba, bet tajā pašā laikā man tas nebija tāds, tev nav darba. Nē, tas ir tas cilvēks, jo kā es negribēju 2 mēnešus viņu satikties vispār. Un es uzzināju, tur tā. Un es ka pirmo reizi viņu satiku, es pateicu ar draudzene, labi, tagad es esmu topā, es varu, labi, tā kā sarunā. Un viņš atbrauc man pakaļ, mēs iesēdāmies mašīnā, mēs pirmais teikums, un mēs vienkārši neaizvērām. Kādā mašīnā? Nu, 6. bembī mazajā smukajā. Nebija tā. Noteikti uzreiz paskatījies. Es paskatījos, ka super garš čalis, izskāp no tādas mazas mašīnītes, tādas sportiskas, ļoti skaistas. Un tad tāds... Pirmais, ko viņš izdarīja, pārkāpa noteikumus uzreiz, man liekas, ka zīmējās vienkārši uzreiz. Tas, ka nevar griezt pa kreisi, viņš paņem pagriež pa kreisi, tur, kur mums vajag, ja? Un es tā labi zīmējies. Bet tev tas nelikās tāda tramīga zīme, viņš pa kreisi šauj. Nē. Tā tas tev nestrādāja. Šādi zīmes tu nelasi. Nē, manī tas nenostrādāja tā. Manī tas nostrādāja, labi, bravūrīgs, paskatīsimies tālāk. Protams, ka mēs sākam zīmējās. Čaļi vienmēr zīmējās. Meitenes pasaka... Es nav. Tu ne? Tas reiz visus savus mīnusus pastāstīja. Es tāpēc citu sev esmu pieģēris kādreiz, ka kaut kur no teātra, kaut kur tur uz Liepāju, teiksim, kaut kāds, aktrises vai ko. Ka es tev tieši saku, es tagad nebraukšu tāpēc ātrāk, es neapzīšu tāpēc, ka ir bīstami. Man doma iezogās, viņi tagad padomās, es tur varēju apzīt, bet nē, es to beigi strikti kaut kā sevi kontrolēju. Kontrolēs pilnīgi? Es neiešu tagad riskēt vēl vairāk, es ar viņu riskēju. Jā. Nē. Un pēc tam tad māc, iedomājās, tas Džils, viņš vispār brauca kā vecene. Džils brauc stabili, mierīgi, droši. Tā kā vecene. Jā. Tā kā ļoti laba vecene. Tā kā ļoti laba vecene. Prātīga vecene. Kārtīgi. Jā, kas kontrolē situāciju vienmēr. Jā. Labi, es tev pārdaudu tajā stāstā. Labi.
pazīmējās, un pēc tam turpināja zīmēties? Nē, tad mēs apēcām uz to Rivieru, un mēs tik daudz runājam, ka mēs jau pēdam, un saprot, ka tu jāiet mājās, tāpēc, ka tu jau viss jau saldējis jau ir bijis. Jau es ar to apēdu. Ko vēl ar viņu darīt? Ko te ies te runāties? Tu saproti, ka tu negribi braukt mājās, ka tu gribi vēl runāt. Nē, ir problēma tā, ka tu gribi vēl runāties. Un tev ir tik forši. Un ir svētdiena. Uz kurien tu brauksi svētdienā? Nav jau tā, ka noieprasim uz bārčiku, vēl tur varbūt pa kokteili. Nē, ir svētdiena, ir Covid laiks, un tu nav kur braukt. Un tad es jums tādu frāzi izmetu. Es tai draudzenei, kura mūs tā kā savedu kopā pateicu, kad jābūs slikts randiņš, tad es braukšu pie viņš šņabidzert. Tāpēc, ka kaut kā, lai kompensēju, viņa man to visu randiņu. Tad jau viņam ātri padalījās. Un es viņam reiz to pateicu, kad es tā pateicu. Un viņš tāds, var jau tāpat braukt? Un viņš uzreiz draudzenes puisim uzrakstīja. Un mēs bijām tur pēc pusstundas jau pie viņiem, jā. Tā kā nebeidzās mūsu randiņš uzreiz. Jūs pirmā naktī pārgulējāt? Jā. Malacis. Es vienmēr uzskatu, ja ir sajūta... 5 malacis, jā. Ja ir sajūta, un tas... Es tev tā pirmajam saku visu. Jā, un tas nekad neliecinās kaut ko sliktu par sievieti. Jā. Vienkārši ir kaut kāds energizers. Vienkārši tāds energizers. Bet, zini, kāds lielākais prikals bija, ka es tai draudzenei stāstīju. Mana pirmais puisis, kas bija tas basketbols, mēs tā kā iepazināmies, mēs pēc 9 mēnešiem pārgājām pirmo reizi. Labi, bija 5 gadi, līdz 16, tā kā sanāca. Tas bija pirmā reize. Un tad otrais, kā vīrs, manējais, pirmais vīrs, arī mēs sākam sarakstīt, un tad mēs arī 9-10 mēneši pagāja. Viņi pēc tam tā skatās no rīta, viņi tā, ko tu man tur stāstīji? Es vienkārši pirmajā vakarā. To es pieredzējušāk kļūst, es sākusi orientēties. Jā, bet es to tieši nesen biju stāstījusi. Pie vīna klasnie stāstīju to stāstus, un tad, jā, man patīk tas randiņu periods, un tur tā, un iepazīt, un vienkārši pirmā vakarā. Jā, viņš pat neaizved pie sevis, jūs tur patās pie draudzenes palika. Jā. Vienkārši, saprāt, tas bija tā, kad kā viņš man teica, es viņu satiku uz trepēm, un tur pēc mazliet izvaroju uz trepēm. Jo es biju tā, kas iniciatori. Es biju iniciatori, jā, kad man bija viņš tā vienkārši apbūris, kad... Cik labi. Jā, es biju pats šokā nākamā rītā par sevi, jā. Bet tas ir okei. Tas ir pareizi. Un izrādās, paskaties, pēc 4 gadu esmu laulāta draudzene viņam. Mēs jau gada, tūlīt būs gads, kā mēs esam precējuši. Paskaties, kāds man ir vienkārši akmens pirkstā. Es atceros, tev bija intervija pie Saulītes Generation Famous. Lauras, jā. Un tu biji tikko kaut kādu mēnesi ar viņu kopā, un tu biji tāds samīlējies, nenormāli priecīga lidoji, un tajā sarunā arī tādi, open, un Es vienmēr esmu, bagus arī neesmu tagad open. Bet par šiem gadiem, un tev joprojām tāda ir, tas viss ir ideāli, bet vai jūs arī Mēs ļoti, protams, bet es esmu cilvēks, kas vienkārši ir nevaldāms, kas visu laiku atrod kašķi kaut kā, kur vajag, jā. Bet mēs esam pie tevis tagad mirklī, kad es atkal, Dievs, cik man tiek krūts vīrs. Labais periods. Man ir superīgākais periods šobrīd. Un es atkal varu stāstīt un stāstīt, un es, man liekas, wow, un tas, un man ir tiešām ļoti krūts vīrs. Jo es nemeklēju vīrieti priekš sevis. Tā kā, lai viņš mani mīlētu, lai lutinātu. Tēvu meitām? Nē, tēvu nē, bet kad mēs esam 3. Uzreiz, kad es neesmu viena, ka es esmu uzreiz ar savām meitām, un nebūs tā, ka mani vedīs ceļojumā, viņas nē, un vai mani vedīs uz restorānu, un tad jūs tur kaut kur, un vai mani mīlēs, un viņas nē. Tas vispār bija izslēgts. Ja man būtu tāds vīrietis, nekad, jo es zinu to stāstu. Tie parasti romīšu stāsti, ka, ak, Dievs, tur bērnus nepieņem bērnus, vai sita, vai atstāja bērnu namos. Pasarg Dievs. Nekad dzīvē nebūtu tāds vīrietis, viņš pirmais izlitot ārā. Tas būtu pirmais. Un tā, kad es uzreiz ieraudzīju, cik viņš bija tāds mīlošs, un tās meitenes, un viņas uzreiz viņu pieņēma. Saproti, tas jau kaut kā bija ielikts. Jo viņš arī izšķirās decembrī, tā pašā gadā, kad es, bet viņam nebija sieva, viņam bija draudzene 10 gadus. Jā, kur nonāca cietumā? Tas jau tu jau tur vairāk zini, acīm redzot. Lūk, viņam bija arī 10 gadu attiecības, viņš tieši decembrī arī izšķirās. Un kā viņš man teica, arī 3. decembrī, kad viņš izvācās, un sanāk, ka es 3. decembrī oficiāli izšķiros, mums kaut kā pat tas datums sakrīt. Un tagad, ko es par to gribēju stāstīt? Ko es tev gribēju stāstīt par bērniem?
Nu, cik labi tur viss. Nē, bet man bija tāda doma. Reizē izšķīrāmies. Nē, man bija tā doma lielā par tiem bērniem. Es nevaru ielīst. Kāpēc sievietes galvā nevar ielīst? Un nevar noķert tavu domu. Tā, pagaid, nē. Nu, tā tad... Ja man tā, sapratu. Un viņš, pirms tam viņi dzīvoja viņas tēva mājā, kas bija, nu tā kā tās un nedzīvoja, bet viņas tēva mājā. Kuram bija veselības centrs 4? Nu tā ir tava informācija, labi. Es neesmu bijusi tajā dzīvē, tā kā, jā. Nu lūk, bet viņam Mārupē bija, ir vēl droši māja, un viņš tur dzīvo. Un tad viņš jau izvāc, nevis tā kā meiteni izvāc, bet viņš izvācās no turienes ārā. Tad viņam jāiet dzīvot kaut kur. Un viņš nopirka tieši sev dzīvokli, sanāk, februārī vai martā. Mēs ar viņu iepazīstināmies maijā. Tātad martā viņš nopērk dzīvokli 4 istabu ar 3 guļamistabām un viesistabu. Izklausās dumi. Saproti? Un tas izklausās tā, ka es jau tur biju paredzēta viņam liktenī. Tu jau biji. Saproti? Es par to, ka es jau tur biju paredzēta, tāpēc, ka... Ar visām meitām tev jau bija... Tāpēc, ka mēs ienāk, nu kā, kas atbrauc, un viņš man stāsta, te es taisīju brālim, ka viņš brauks pie manis kādreiz, jā, tusēties vai kaut ko, lai viņam ir, te es taisīju kino istabu, lai čaļiem būtu, kur PlayStation spēlēt. Un es tā, nā! Te man viena meita dzīvos, un te man otra meita dzīvos. Un mums ir sava guļama istaba. Un tā arī sanāk, ka kaut kā, nu kā viens čalis, kurš ir viens pats, paņem nopērka dzīvokli ar 3 guļama istabām. Tas ir tātad viņam jau kaut kas bija ieprogrammēts no augstāk stāvošiem spēkiem. Un tā arī, ja tā būtu 3 istabu dzīvoklis, tas nozīmē, meitām būtu jādzīvo vienā istabā. Meitas 15 un 11 kašķētos, jo besītā mazā un atkal besītā lielā. Un, protams, un te tas sanāk, kā tā var būt, ka tas viss jau bija sagatavots. Un, kā, ka tu vienāds... dzīvot, kur neviena nav dzīvojusi, kur nav sveši palagi, kur nav sveši aizskari, kur tu esi vienīgā sēdējuši divā. Kur tev šķiet, ka neviena beiba pirms tam nav bijusi? Tāpēc, ka es zinu, viņš bija tikko, nu, viņš remontējās. Nē, viņš remontējās, tas dzīvoklis remontējās. Okay. Es biju pirmā, kas, es redzēju, kā ienes gultu. Es biju pirmā, kas, kā viņu ienesa manā klātbūtnē. Okay. Un es zinu, ka tur neviens nav bijis. Un tas ir tik patīkama sajūta, kad es nevis nomainīju kādu citu meiteni tajā dzīvoklī, bet es biju pirmā saimniece tajā dzīvoklī, un tās meitas tika pie savām istabām, jo iepriekš viņas dzīvoja vienā istabā. Viņas bija mazākas, viņas jau 1. klasa un 4. klasa bija. Un sanāk, ne, 5. laikam. Un tas sanāk, kad pēkšņi tur ir viss sagatavots dzīvei. Tad tāds, tu saproti, ka tas tiešām tā kā ierakstīts jau mums bija. Tā kā jā. Tagad es saku, tu man satika labā laikā. Redz, es speciāli pilnīgi jaunu produktu, tā nav cigarete, bet tā ir sinerģija starp normālu cigareti. Tev pabrīdināja, kad... Jā, bet izskatās kā cigarete. Izskatās, un es ļoti priecājos, kad es redzēju tavas intervijas, kur tu tiešām pīpēji īstās cigaretes. Jā, pirms tam, jā. Un man draudzenes teica, tu ies pie Džīla? Viņš taču pīpē visu laiku, un tev riebiski pīpē. Es saku, jā, es nevarēšu tur izturēt, sevišķi aizvērtā telpā. Un tad tu parādi man, ka tu esi ļoti priecīga. Jā, saltneksī. Ar zemeņu smaržu. Tāpēc tas zemeņas. Jā. Es domāju, ka zemeņas smaržu izrādās, tu te smaržo, jā? Ne, bet tā ilūzija ir, viņi pat tur ir tā kā cigareti. Vai jo saltu tur ir, tā kā... Jā, viņš ir kādu nesmuku izstāst šo te, jā. Šeit viss, no malas arī izskatās kā cigareti. Zini kā, starp citu, runājot par šito, kā izstāst no malas un kā tu tagad pīpē, tiešām arī tās visas franču sievietes, viņas tomēr pīpē, viņas tā graciolas pīpē. Man nenormāli patīk, kā sievietes pīpē. Bet tad, kad šito te... Un tas izstāstā. Nē, tas ir tā kā cietuma pagalma. Jā, tā kā, un tu to kā to drausmīgi izskatās. Jā, tagad, kad šādi atkal vai dāmas atkal varēs šitā, jā. Nē, labi, es nekad neesmu pīpējusi, līdz ar to es nezinu, un es arī netašu sākt, bet labi, kad ir šādi te, kas man vismaz neliek justies slikti. Manējās viss sievas pīpē, principā. Man ļoti patīk. Man besīs sievietes, kuras nepīpē. Paldies! Piedod, Eri. Labdien! Es arī nepīpēju. Vienkārši viņas tādu. Tas ir tik skaisti. Zini, cik naudu ietaupās? Man liekas, ka Dievs. Par naudu atkal runās. Nē, man reāli galva sāp, man reibst, man vēmiens nāk. No šitā te, bet man patīk ūdenspīpe. To gan es varu, jā.
Pēters arī tikai ūdens pīpē, viņš arī tā ikdienā. Pēterim tusiņos patīk saltiņas, starp citu. Jā, viņš ir no tiem, kas varētu. Tagad viņam šis varētu patikt. Izskatās, ka cigareti. Tas ir jauns produkts. Nav vienāds Latvijā, tikai tojas. Es gribu, pēc, kad... Saltneksī, yes. Viņš atbrauks. Es viņam varētu kā dāvanu iedot. Reku, tev jau gan jau viņš... Turklāt tās garšiņas tu maini un šitas uzlādējies. Nevar nekur nopirkt. Nu tad uzdāvināt. Kurš izpat saltus uzdāvināt man, lai es varu īram uzdāvināt. Būs laba reklāmas. Jā. Ok. Tev daudzi pārmet, ka tu pēc Ukrainas kara sākšanās joprojām strādāji tajā Krievu firmā. Ko tu uz to varētu komentēt? Viņi ir muļķi. Lai viņi palasa, kur es tiešām strādāju. Nu, tagad ir NL International, jo viņi pārgāja, cik es saprotu, uz Eiropas tirgu. NL International ir Krievu kompānija tieši. NL Continent Baltic, kas ir no 2014. gada, kur es konkrēti strādāju. Tas nav tagad, 22. gadā, kad sākās karš, tad mēs tagad pārtapām par latviešu kompāniju. No 14. gada mums ir SIA, NL Continent Baltic, kurā es maksāju katru mēnesi, es nemaksāju tur nodokļus, bet viņi man kā partnerim izmaksā atalgojumu par to, ko es nopelnu, un es no tās naudas nomaksāju nodokli Latvijai. Un NL Continent Baltic mums ir visa produkcija Latvijā, mums ir Latvijā noliktavas, un viss, kas iet pa visu Eiropu, Angliju, Ameriku, Kanādu, tas viss iet caur Latviju, un Latvijā paliek visi nodokļi. Tā kā tie gudrīši, kas saka vēl ar vienu. Okay. Protams, ka tu saproti, tu skaties, ka mēs esam vienmēr strādājuši tā kā kopā, un mēs pēkšņi vairs nestrādājam. Jā, jo mani apmācīja, mans Krievu mentors mani apmācīja šim visam. Tāpat pieder, tāpat galīgi Krievijā, vai ne? Nē, pieder tas... Krievu izcelsmes vīrietim, jā, viņš ir viens no dibinātājiem, kurš dzīvo 7 gadus Spānijā, ir Grieķijas nodokļu maksātājs, un pirms tam 7 gadus dzīvo Anglijā, un tagad viņiem ir īpašumi Spānijā, kur viņi dzīvo, kur mēs tikko bijām, es arī februārī biju pie viņiem. Un Krievijā viņš pēdējo reizi dzīvoja pirms 15 gadiem. Tas nozīmē, ka, ja kāds, kurš dzīvo tiešām Krievijā, pasaka, es esmu pret kāru, izbrauc ārā, viņš ir ok, un viņi te uzstājās visi koncertus taisa, un cilvēki iet pie viņiem uz koncertiem. Bet cilvēks, kas vispār 15 gadus nedzīvo Krievijā un ir nodokļu maksātājs citā valstī, tas nav ok, jo viņš pēc pasē dzimis ir Krievijā. Un tad ir tāds, tad es esmu Krievijā, un es vairs neattaisnojos nevieniem. Man ir viss vienalga, tāpēc es zinu savu patiesību, es zinu, kur es ko daru, un ka es tieši Latvijai pienesu ļoti daudz. Tad, kad īstenībā tieši konkrēti mana komanda taisīja 700 000 eiro apgrozījumu mēnesī. Tas nav gadā, tas ir mēnesī, 700 000 eiro apgrozījums mēnesī, tas viss gāja Latvijas nodokļos. Tā kā, lai viņi visi gudrie sēž, un man ir reāli vienalga. Aiztaisa mutītes. Man pat ir nāga, lai runā, man lielāka reklāma. Jo vairāk heiteri, jo tā vairāk reklāma, viņi nāk, un viņiem nepatīk pan pulverīši, viņiem patīk, pačiņi, nopras pačiņus. Lūdzu, hello! Bet izstāst bišķiņi, kā tieši tas biznes darbojas un savu lomu tajā? Bišķi, lai mēs saprastu. Mana loma tajā ir, mana loma. Un arī kā tas biznes būtībā. Tas biznes ir tāds, kad kāpēc es pelnu labi? Tāpēc, kad es par to biznesu stāstu, es to rādu, un tur ir divas lietas. Tur ir produkts un tur ir biznes. Tad biznes ir kā produkts arī īstenībā. Un biznes pats svarīgākais, jo tīkla mārketings, tas nav par produktu, tas ir par tīklu. Jau nosaukumā ir. Un zem tīkla, zem tā veikala ir biznesa platforma. Tā kā biznesa mārketinga plāns, ar ko darīs to, nopelnīs tik, izdarīs to, nopelnīs tik, piesaistīs cilvēks, nopelnīs tik, un viss tātad, ja tu to saproti, un es, kad ieraudzīju tam mārketinga plānu, man bija tāds... Zin kā, matemātikā skolā man bija sodīgas atzīmes, bet tur, kur ir nauda, es visu saprotu. Es visu saprotu, jā, vienkārši. Man ir uzreiz, es čuju un ņuks ir, kur ir nauda. Es māku nopelnīt naudu. Es saprotu, kur viņa ir, kā viņa nopelnīt un kas ir jāizdara. Lūk, un te ir tas veikals ar savu biznesa platformu apakšā, un sanāk, ka tad ir produkti. Es varu iet caur produktu, es varu būt tikai vienkārši pārdevēja, kas stāst par produktu, ko es katru dienu rādu, stāstu. Viss. Tā ir viena lieta, ko es daru, tā es nopelnu savu procentu no šī te apgrozījuma, visa preču apgrozījuma. Savukārt, ja es piesaistu cilvēku, es varu padot viena,
Bet es varu piesaistīt 10 cilvēkus, un es nevis ar 2 rociņām, bet ar 20 rociņām pārdodu to visu. Protams, ka man apgrozījums ir pavisam cits. Beigās tev pār 1000 rociņām. Beigās man ir pēc, ka tie piesaist vēl, tie piesaist. Un tas sanāk, ka man ir ļoti daudz rociņas, kuras dara vienu un to pašu darbu. Es varēju vienu to darīt, bet es daru, tāpēc man ir tik milzīgs apgrozījums, jo man ir daudz rociņas beigās. Mans uzdevums ir iemācīt cilvēkam pelnīt šeit naudu. Mans uzdevums ir iemācīt cilvēkam parādīt veikalu, parādīt mārketingu, iemācīt to darīt, tad lietot produktu, reģistrēt cilvēkus un iemācīt cilvēkam darīt to pašu, lietot un reģistrēt. Un ja viņš to neizdara, tad, ja es to 3. punktu izlaižu, mācīšanas procesu, viņš nemācina tālāk, viņš paliek tikai pa pārdevēju. Un man nevajag pārdevējs, man vajag cilvēkus, kas tālāk, jo man ir liela komanda Īrijā, Anglijā, Somijā un Vācijā. Un man vajag, es gribu Polijā, Lietuvā, Igaunijā. Tev pat ir starptautiski. Jā, protams. Kā tu viņus dabūtu tos cilvēkus, kurus tu pārliecini, lai viņi... Instagrams, visi sakotāji, viņi... Tev ir 67,000, ja? Jā, viņi ir daudz, un viņi viens... Kāpēc, lai, piemēram, kaut kādi... Īri seko tavam Instagram. Īris man nesako. Man Klikbildes tu neliec tikai kaut kas un man ir tikai latviešu Instagrams. Un tas ir sūdīgi, tāpēc, ka ļoti daudz krieviski runājoši. Tie nav krievi, tie ir krieviski runājoši. Lietuvieši, igauņi, ar kuriem mēs ar ukraiņiem mēs runājam. Bet tev arī nav kontents, tajā Instagramā nav krievu valoda. Man nav. Man ir tikai latviešu publika. Tāpēc, kad es tieku līdz latvietim Īrijā, tas latvietis Īrijā stāsta tālāk īriem. Mūsu svarīgākā lieta ir tālāk dabūt tos cilvēkus un aiznest to biznesa ideju, ka mēs jau daram labu, mēs tev gribam labu. Es gribu, lai tu sāktu pelnīt naudu. Es gribu, lai tu izskatītos labi. Es gribu, lai tu veselība būtu labi. Es gribu, lai tu pelni. Labi, bet kas ir pašā galā? Ir kaut kāds konkrēts veikals ar konkrētām precēm, tikai šajā vietā atrodamām? Tas ir interneta veikals. Ja jā, bet tās preces tur nekur nedabūt tikai šajā veikalā. Protams, ka šampūnu tur aiziet arī uz drogām nopirkt. Šāda veida šampūnu, kas tas ir tikai mums tas, tikai mums tas. Jā, un tad... Un reāli dzīvē nav tāda veikala. Tas ir tikai internetā. Mums agrāk bija Latvijā, starp citu veikali, bet tur bija tikai tas funkcionāli ēdienu bunčs, un viņš aizvērās ciet, tāpēc, kad tur bija tā laika menedžeri, un sanāk, kad viņi negāja caur sociāliem tīkliem. Viņi, tas nebija populāri tajā laikā, 14. gadā. Ja? Un sanāk, tad, kad ienācām mēs, un tad, kad mani parakstīja un manu mentoru parakstīja, viņa pirmā sāka, un tad sākās viss tāds bums pa Instagram, pa sociāliem tīkliem. Un īstenībā, ja mēs skatāmies Amway's, Oriflames, tur visi tie, kas bija katalodziņa skolas laikā, tas viss tīkla mārketings, Zino, viņi negāja caur sociāliem tīkliem. Mēs aizgājām pirmie pa sociāliem tīkliem, un mēs tāpēc bijām tāds skaļi, populāri, kādam krīt uz nerviem, kādam patika un kaut kas. Un tāpēc, ka mēs izvēlējāmies to publiku, kas ir visiem pieejama, mēs izvēlējāmies bezmaksas reklāmu, kas ir sociāliem tīkli. Un tu ej caur savu pieredzi to dari. Un tad, ja tu iemīli produktu, iemīli kompāniju, jo es esmu iemīlējies savā kompānijā, es mīlu savu darbu, es zinu, cik daudz cilvēkiem esmu izdarījusi labu. Un kad man saka, ka Dievs, un tad es domāju, ka man katru mēnesi 2. datumā, kad mums nāk čeki, meitenes raksta, paldies tev. Paldies tev, tāpēc, ka tajā brīdī es saprotu, kad es tiem cilvēkiem iedevu kaut kādu iespēju lielāku, jo tagad atgriežamies pie tā, ko mēs sākumā runājam, ka man bija 18 gadi un 19 es eju ar Botika, un es domāju, kur tie cilvēki ņem to naudu, lai ceļotu, lai dzīvotu, lai pirktu dārgas mašīnas? No kurienes? Okay. Nevar tādu darbu parasti to strādāt un pelnīt tādu naudu. Labi, bet ko tu saki tiem skeptiķiem, ka šodien pamatā ir piramīdas princips, un to es laicīgi ielikusi tajā vagonā, un tie, kas tur tagad piesaistās, ka viņi ir reāli 100 eiro, 150 nopelni. Nē, tā nav, tāpēc, ka skaties. Es skeptiķiem vispār, es pat ar viņiem nerunāju, tas nav mans cilvēks. Nu, labi. Es meklēju cilvēku, kurš grib iespējas. Jautājums, jā, es sapratu, bet es apšaubat to pašu principu, ka cilvēks ievelc kaut kādā mahinācijā būtībā. Protams, cilvēkiem tā vienmēr liksies, bet, kad agrāk tā bija, cilvēkus piemānīja, un cilvēkiem ir palikusi tā atmiņa no tās mānīšanas laika. Bet man ir konkrēts produkts, kuru tu pēc sev, un tu viņu lieto, tu dabūji rezultātu. Un tas ir šampūns, balzāms, kolagēns, soda, vitamīni, tēja, kafija. Ja? Ko tu lieto katru dienu? Kā tu vari kaut kā sevi piemānīt, ja tu to vienalga aiziesi nopirksi Rimī? Ja? Citur. Es to pērku savā veikalā, es dabūnu uz to rezultātu, es skatos, man pateica, ka man būs tas, man tas ir, es to pastāstu tālāk. Un es tādā veidā to cilvēku iesaistu biznesā, kad arī saku,
paskaties. Un viņi nopērk, viņi saprot, hei, labs, un tas notiek tādā vienkārši, kad mēs nevarētu būt 6 gadus populārākā kompānija, tīkla mārketinga kompānija, ja mums būtu sūdīgs produkts. Bet tu arī pazīsti kādu beibi, kur tu esi, kur arī 6 mēnesī nopelni, tā kā tu teici. Man bija beibi, kas 15 pakas pelnīja pie manis, un vēl ar vienu viņi ir pie manis. Vienkārši, kad sākās karš, mums tiešām bija ļoti milzīgs tāds griezi. Tas ir, tā jau ir maza alga, tas, kas tagad pelnu, man ir nepietiek ar to naudu. Un tāpēc es strādāju vēl televīzijā, tāpēc man vēl sadarbības un viss pārējais, lai man būtu kaut cik savādāk. Bet manas visas beibas pelnīja no 4 līdz 8 tūkstoši. Tas bija parasti, un tad bija 10, 15 manējās beibas, kuras es apmācīju. Viņas pelnīja ļoti labi. Saproti? Un te bizness nav apstājies. Ir apstājusies cilvēki domāšana, ka Dievs šausmas, kad tiešām Krievu kompānija un tagad nāk atpakaļ tie cilvēki, kas mūs apdirsa. Teiksim, godīgi apdirsa, riktīgi, Instagram un visu, viņi nāk atpakaļ. Un tāpēc ar tekstu, ka jā, jums ir krūtākais mārketinga plāns, jums ir krūtākais produkts, un mums tiešām patīk, un tas viss strādā. Jo mēs nestrādājam uz zemes kvalitātes produktiem, lētiem produktiem. Mums nebūs lētākais produkts. Lētu produktu, cik tev jānopārdot, lai tu nopelnītu? Tad labāk ņem labas kvalitātes, uzliec viņam cenu, un tev ir rezultāts. Nekā tev ir vienkārši šampūns, kurš vienkārši izmazgā matus, bet tev taču vajag spīdīgus, skaistus, veselīgus, to visu, ja? Un tad tu rādi, jā, bet viņš maksā 13 eiro, viņš nemaksā 3 eiro, jā, bet par 3 eiro tev būs vienkārši pūkaini mati, vienkārši, saprot, tu tāds, Labi, bet tev ir tās sanāca, ka tu iesaisti kaut kādu draudzeni, un viņa neaiziet tas biznes, un viņi uz tevi tā kā aizvainojusies, ka tu skaties, nevar aizvainoties. Es nevaru nekā piečakarēt, tāpēc, ka cilvēks neiegulda naudu. Nekādu. Te ir bez ieguldīšanas. Rosies un nopelnīs. Nerosies, nenopelnīs. Precīzi. Bet ir divi cilvēku veidu tipi, kas nenopelna šeit. Pirmie, kas ir aizgājuši par ātru, tā kā nesagaidījuši savu... Tā kā vīlušies. Tāpēc, kad viņiem liekas, es atnācu, davai, tā kā es, kur viņi ir, un viņu nav. Saprotu, man pagāja pusgads. Kur tas piķis? Jā, un viņām ir pirmais mēnesis, kur tas piķis ir. Un ir pusgads līdz gads ir jāsaprot, ka tev ir vispār jāpierāda sevi, tā kā tam sekotājiem savējiem arī. Un otrie ir tie, kas nedara vienkārši. Man bija tikko, šodien man atnāca īziņa. Es vienkārši vakarā sūtīju, man bija 30 jaunas reģistrācijas šajā mēnesī. Un es visiem vakarā aizsūtīju ziņas, es gribu sazvanīties, jo es redzu, ka tu nesaproti biznesa jēgu. Es tev izstāstīšu konkrēti, jo es ar visiem sazvanos. Konkrēti tiem cilvēkiem vēl runāju. Un man atnāk ziņa, piedod meiteni, kas tur rakstīs, neteikšu vārdus, bet tas bija 11. datums. Un tagad ir 24. 21. 22. 10 dienas, pieredzējās vispār. 11. datumā mums bija Zooms. Neteikšu mēnešus, es nezinu, kurā mēnesī mums tas viss iznāks. Ja? Bet 11. datums ir 21. vai 22. šodien datums. Un es aizsūtu, tā kā es redzu, ka jā, es nepaskatījos, jo man ir rotavīrus. Tev ir 12 dienas rotavīrus. Pagaidi, ko tu man stāsti? Es tev neticu. Tu jau izgudroji informāciju vienkārši, lai tu pat neesi paskatījusies informāciju. Es tev pateicu, ka rekur ir biznesa iespēja. Tu teici, ok, es gribu reģistrēt, tu pieredzējies, un tu pat neatvēri Zoom paskatīties. Tātad tu pat nezini, par ko iet runa, un tev 12 dienas ir rotavīrus. Tu vienkārši slimnīcā tev ir jābūt, ja tev ir rotavīrus 12. Vienkārši cilvēki ļoti daudz melo, izgudro, bet es biju tāda pati. Es biju pašā sākumā. Tipiski sievietēm. Tas nav sievietēm, tas ir tipiski tas, kuru kaut kur aicina, ka viņš nesaprot, kur viņa aicina, un viņš mēģina tā kā attālināties. Un es, kad man pirmoreiz aicināju, tā, jā, ok. Jā, Džundžers pīpēs. Un beigās es vēlos, viņš tur pīpē. Nav grimu nedod. Jā, nē, bet saproti, es par neutiešu. Es pirmais, ko es pateicu, kad ok, un tad es piekritu satikšanos, un es atcēlu 3 dienas iepriekš. Nāk, viņi tā, ok, tad cita diena. Pēc tam es atcēlu 1 dienu iepriekš, un tad sapratu, viņam atkal piesienās, tā kā uz satikšanos. Un tad es atcēlu stundu pirms ar tekstu, ka man ir tik daudz darīšanas. Tā pašā laikā es sēdēju netīriem matiem ar čopčiku matos, citādu čopčiku. Man jāmazgā mati dēļ kaut kādas meitenes, kas man stāstīs kaut kādu biznesu. Nē, es vispār neticu tam visam. Un es biju tāda pati, un tā meitene 12 nedēļas rotavīrus. Es jau zinu, jo es darīju tāpatās. Es zinu tos cilvēkus, jo ko viņi dar. 6 gadu laikā esmu dzirdējis tādus stāstus. Tur kaķim nagi sāp, tad ir mati, nezinu, rozām. Tagad vienkārši
Tu jau zini, jo viņam ir bail no nezināmā. Viņš nesaprot. Viņam liekas, ka viņam atņems naudu. Viņam liekas, ka viņam kaut ko atņems. Tam cilvēkam jau nav ko atņemt. Viņam liekas, ka viņam kaut ko... Ja ceļš teiks, man pat pamperiem nav naudas, es to nevaru darīt. Ko es tev varu atņemt, ja tev pat pamperiem nav naudas? Nu kā es varu tev apčakarēt, ja tev pat tam nav naudas? Bet ko tu saki tiem uzturu speciālistiem, kas saka, tie tā... Pasaki, kur uztur speciālistam to saka? Tur bija kaut kāds fitness džeks, kas tur beig uzstājās. Uztur speciālists saka, ka pulverīši ir kaitīgi un tā ieviešana īsti nenotiek. To pasaka? Es tev neatbildēšu šo jautājumu, bet tu man pasaki konkrēti. Es tev saku, ka šāda informācija ir mēdījos. Tu par fitness treneru tagad pateici, tas nav fitness treneris, tas C kategorijas fitness treneris, kas ir vienkārši C kategorijas. Es un tu var dabūt internetā, izpildu testu. Es nevaru. Izpildu testu un tu būsi C kategorijas treneris. Nē, es nebūšu. Jā. Nē, tas ir tie, kas gribi dabūt sekotājs un haipu. Uzbrauc kačņiem un NL-am. Tu dabūsi ļoti daudz, tāpēc, ka visi, pulverīši slikti. Bet ir okei pulverīši, tu pats lieto visu laiku. Vismaz video es redzu. Es šobrīd esmu uz programmas, man jau ir -2 kg. Bet izskatās, ka nav garšīgi. Viņi ir nenormāli garšīgi. Nav normāli garšīgi. Es tev goda vārds saku. Man ir līdz mašīnā, grib pagaršot. Klausies. Nē, es esmu gurmāns. Šis gan būtu labs. Starp citu, es esmu gurmāns, un es sevī neliktu negaršīgas lietas. Piķa dēļ to arī negaršīgi. Nē, arī piķa dēļ, nē. Man ir divi no 11 garšām, kas man nevis negaršo, bet man liekas vaniļa, tāpēc, kad es pat vaniļas saldējumu neēdu, man liekas, saldējumiem jābūt ar garšu, tur zemene, šokolāde, vēl kaut kas, man liekas, stulbi. Un tāpēc vaniļa un karamele, kas ir, karamele. Tāpēc, kad, un daudziem viņas ļoti garšo tieši tās garšas. Un tas ir 2 garšas no 11, kas man negaršo, bet es esmu tiešām, kas ēd lobsterus, austeres un visu šito te, tāpēc man ļoti pat. Tā kā tas nav tā par garšošanu, par biznesu visu. Ja man nepatiktu, es viņu nerādītu. Nevis es teiktu, es vienkārši to produktu nerādītu. Es saprotu, ka viņš ir manā veikalā. Ja kādam tas patīk, viņš var pirkt viņu, bet es to vienkārši uz sevis nerādu. Es rādu to, ko es pati lietoju. Okay. Jā. Okay. Tā. Kā tev ir raidījuma vadītājs lomā? Slavenības bez filtra? Tu esi redzējis, kā tie raidījumi man jau? Kaut vai tur, kur tu pats biji? Tu man pat intervēji, jā. Jā, tu biji? Tu redzēji? Tu jau pat neredzēji? Jā, tu redzēji? Nē. Nu, vot. Nu, kā tu nenovērtēji? Bet tagad gatavojoties uz dažādus raidījumus redzēji, kā tu to dari. Zini kā? Es tev pateikšu, es esmu pati afigā no sevis. Kā tev tas labi sanāk? Man, no tā, kā es labi augu, jo sākumā, protams, ka bija tāds bailīgi, un kā tas tagad būs, atceroties savu pirmo laivu, nu labi, tagad man nav laivi, bet kas man bija tiešām laivs, kur bija briesmīgākā intervija, un man bija satraukums, bet man viņi gribēja vienkārši kā tēlu. Nu, slavenībām bez filtra. Es teicu, ka es neiešu, bet ja nu gadījumā vajag, es varu kādreiz novadīt kādu raidījumu. Jo es pie viņiem biju vadījusi raidījumu, jau vai gribu kļūt slavens, un tad es viņiem tā pateicu. Un tieši Nauris Brikmanis gāja uz citu raidījumu, un viņš bija tieši pie manis, un pēc divām raidījumiem es viņu nomainīju. Man tā kā piedāvāja viņu vietu. Un sākums bija tāds, tā pirmā sezona tāda, un pēc tam otrā sezona bija Julijs Krūmiņš un Elīna Didreksona un vairāk, un trešā sezonā man jau ir Laima Vaikule un Labadā un tas te Maksims Galkins, un es un es palieku ar vienu, un es pati jūtos labi. Un man nav vairs tāds, ka man jādomā, es tikai strikti pēc tiem jautājumiem, ja es jau ieslēdzu sevi iekšā, un man aiziet tāds, un es saprotu, un arī oi, cik apmierināts, oi, cik patīk, viss. Un es saprotu, ka man bija ļoti labs producents pirmajās 2 sezonās sanāk. Un es ļoti daudz klausījos, ko viņš man saka, jo es jau runāju, esmu taratēka, tu jau redzi. Jā, un es jau neļauju tam cilvēku, viņam uzdod jautājumu, pati atbild viņu vietā, saprot? Viņš mēra galvu vienkārši. Es te tā kā uzdod jautājumu, un es viņam dodu, es redzu, kamēr viņš domā, es viņam jau dodu atbildes, ko viņš varētu atbildēt. Un tad man tas, mans Džonijs, viņš saka, klausies. Tad, kad tu uzdod jautājumu, tad tu stāvi, ja viņš arī nedod, tu vienkārši klusē. Es saku, jā, bet liekas tik stulbs klusums. Viņš saka, jā. Un tajā brīdī, kad viņam arī viņš sajūt to stulbā klusumu, viņš sāk runāt.
Manā gadījumā liekas, kā tas tur iekšēji nepieciešamība aizpildīt. Aizpildīt, lai nav tas klusums, lai nav tas kaut kāds stulbums, tāds kaut kāds. Un es jūtos šobrīd, es vispār, es varu jebkuru nointervēt. Es varu tevi nointervēt. Tu jau man nointervēju pareizi tevi. Tā kā es nerunāju tā kaut kur, tik un tā tu man kaut kā un es īstenībā, es agrāk nebūtu piegājis tev klāt vispār. Man tas laga Dievs, Džili pieeja klāt, viņš vispār man tur norakst uzreiz ar savu skatienu. Džils pozitīvs. Nē, Nē, ir tas, ka tu sākumā baidies, un tad tu tāds, pirmā lielā baila pie Laimas Vaikulas iet. Tā bija pirmā lielā baila. Un mēs iztācām ārā, mēs bijām ar meitēm producentu, mēs tā abas samīļojamies. Ak, tas bija forši, cik viņi bija forši. Un, ja mani sabiedē, ja viņai būs slikts garstāvoklis, dirsā būs. Jā. Bet viņai bija laikam labs garstāvoklis, un bija tik forši. Un es biju tik tāda laimīga pēc tās intervijas. Man likās vienkārši dod nākamā, un nākamā man labadā. Un vienkārši Ukraiņu dziedātāji, kas iet, vienkārši, kur ir 12 miljoni sekotāji. Bet arī labi gāja. Kas tas, tu arī piedalējies tagad tādos visādos šovos 4 koferiem, es redzēju, kur braucāt uz Indiju. Tu bija diezgan, tev nepatīk Indija, tu kaut kādā izteicies, ka nav labi. Jā, man nepatīk Indija. Bet, paldies 4 koferiem, ka es varēju izbaudīt to Indiju, jo pati es brauktu, tā kā es paliku vēl 10 dienas ilgāk pie Pētera, jo viņš tieši strādāja. Es pati nebūtu, es būtu tā kā pie Pētera. Hiltonā dzīvojam, izlienam ārā tīri uz restorānu, tagad atpakaļ, savā tā kādā kūniņā, tajā ierastajā. Un, protams, ka mums tur 4 koferiem tur pieprasa, lai tev ir kontents, lai tev rādi, lai tu stāsti. Visu laiku kaut kam jābūt. Un kaut kam jābūt interesantam, un nauda arī jātērē. Naudu tev iedod, ja, un tev viņi ir jātērē kaut kur. Man gan naudas, es nezinu, kā tā parādīja, bet man naudas tur nepietika. Es pēdējā, mēs nerādījām. Savu naudu tērēt, ja? Nē, mēs netērējām savu naudu, bet nerādīja, kā mēs, kad īstenībā man tur nepietiek naudas tajā restorānā. Kad mani kolēģi, es biju pēdējā, man kolēģi iztērēja visu naudu. Bet es bez viņiem nebūtu redzējis tik daudz, tik interesanti, tik padziļināti. Es vienkārši nebūtu tur gājusi. Kaut kā es neiedomātos iet uz slēmu, uz tām visām netīrībām. Varbūt uz tiem tempļiem, jā, aiziet. Ja? Tā kā visi brauc. Kāpēc? Jo visi cilvēki brauc, un viņi brauc uz skaistajām vietām. Viņi neiet uz tām, kur mēs bijām. Un tas bija tāds vienkārši šoks. Šoks, ko tu redzi, kā tev smadzene neliekas kopā visu, ko tu redzi un kas tur notiek. Jā. Ko jūs darat ar Pēteri, ka jūs braucat ceļojumos? Mēs ēdam visu laiku. Mēs visu laiku ēdam. Nevar visu dienu ēst. Var. Padzīvo ar mums kādreiz kopā. Reāli var. Mēs pamostamies, bet tā, ko mēs ēdīsim? Kamēr mēs jau ēdam, Pēters jau domā, kur mēs ēdīsim vakariņas. Saproti? Mēs reāli esam vienkārši, tas ir mūsu vieno visvairāk, mēs vienkārši ēdam ļoti daudz. Pie jūras kurortiņā. Tu lasi grāmatiņas vai... Mēs pie jūras kurortiņā dzeram šampanīti. Šampanīti un ēdam, okei. Skaisti. Nē, jums saprast, ja tas ir kaut kāds nedēļas brauciens, vienā, 2 ekskursijās mēs varam aizbraukt, bet ne jau katru dienu. Mēs neesam no tiem, kas, tagad lūdzu, ekskursijas vadībniece tagad ieslēgsies. Jā, bet tev nevajag visu laiku kaut kādas baigās aktivitātes. Nē, tas ir tas laiks, kurā es beidzot atslēdzu smadzeņu no visiem darbiem. Jo man ir tiešām ļoti daudz visu kaut ko darīt. Nezinu, kas ir? Visiem kaut ko gribās no manis. Tad, kad es nebiju tik populāra, tad nevienam neko nevajadzēja. Un tad pēkšņi visiem kaut ko... Tu nevari iedomāties, cik daudz sadarbības man dienā nāk jautājumi. Un man ir, diemžēl, ļoti daudz ko es neatbildu. Tāpēc, ka es nevaru paņemt 30. krēmu un 50. šampūnu. Tu vari atbildēt pat korekti, ne? Man ir asistente, kura atbild paldies par piedāvājumu, jā. Tā arī, kas tevi filmē par vai? Nē, kuru es pats savu? Tu visu laiku filmē pats savu. Tā ir mana Maša Kulačkova. Ja es būtu čals, man būtu Maša Kulačkova. Uz masāžas galda tu guli, tu taču pats sev nefilmē. Uz masāžas galda, tieši paskaties man Instagram šodien, es tieši uz
masāžu galdu sev filmēju. Tomēr turi? Nē, jā. Man ir tieši asistenti uz Instagram, uz atbildēm, tas, ka tur ir ļoti daudz ziņas. Tāpēc, ka katram liekas savs produkts vislabākais, un viņi grib, un tas ir forši, ka viņi grib savu noreklamēt, bet es tiešām nevaru paņemt, 50 to vienu un to pašu lietiņu. Un kamēr esmu uz masāžu galda, cits masāžis man piedāvā, un man liekas tā, tu taču redzi, kad es vienu, un es esmu ļoti lojāla saviem sadarbības partneriem, un pieņemsim uz to pašu Ant Beauty, kur es eju savu pakaļu masēt jau 3 gadus, eju uz vienu un to pašu, un es neiešu uz citām. Un es zinu, ka viņi man piedāvā vēl to. Saku, nē, bet es esmu turvojā. Ļoti. Bet klausies, pieņemsim, noņemam tev to biznesu. Tu varētu izdzīvot tīri uz sadarbībām? Nē. Nevarētu? Vistiņas no turienes. Ļoti daudz. Tas no turienes. Tā, ka tu esi vienalga dzīves. Naudas nav vispār, tikai barteris sadarbība. Tikai barteris? Nevarētu. Kā tu maksās elektrības rēķinu? Ar barteri? Var Latvijas Energo, labdien, barteri dabūt? Reklamēja Latvijas Energo. Starp citu, Latvijas Energo, labdien. Viena no labākajām kompānijām, kādu es zinu. Jā, jo, kā es teikšu, lai neņem tos saules paneļus, Latvijas Energo iet, ja? Bet varētu, principā, ar Instagram izdzīvot. Pat, ja, arī ņemam naudiņas man arī par ceļojums reklāmām. piedāvā un visu, ko piedāvā, var būt tās, bet es, nē. Es domāju, ka nē. Man tomēr, kā es teicu, es neesmu viena. Mēs esam uzreiz... Mēs esam 3. Tā ir kā man būtu, ka saka, ka liela pakaļ, jo man 2 pakaļā sēž, man teikt, 2 lielāka, jā. Nē. Bet tu strādā arī pie... teiksim, Instagram, lai paaugstinās tie sekotāji? Baigi nē. Paši uzrunā. Man ir lifestyles, un tas ir tas interesantākais, kāpēc man cilvēki arī seko, un kāds varbūt atseko, un atkal pieseko, jo cilvēki ļoti labi redz, kad man vajag piķi. Būs 73 storija par krēmiņu un šampūniņu. Un tāpēc, un tajā laikā es tiešām arī ļoti daudz pārdotu viņus, jā. Un var redzēt, ka man vajag tajā brīdī naudu. Un tāpēc, kad es vienkārši, lai gan šobrīd es vienkārši... skatoties tavus Instagramus, var saprast, kurā brīdī tev vajag piķi. Manas meitenes, kas man zina, viņas zina, kurā... Kačā atkal vajag piķi. Vienkārši Korejas kosmetika aizgāja. Vienkārši, nezinu, tā nāk uzreiz, ja. Bet, kad es gribu audzēt komandu, tad, kad es esmu pazudus no sociāliem tīkliem, tā kā mazāk esmu, tāpēc, kad esmu tajā brīdī visu laiku sazvanos ar cilvēkiem. Un tā vai es filmējos, vai es kaut ko daru, vai es pie tevis esmu atnākus ciemos. Bet, zini ko, tagad ir tā mana tā saulītes stunda, jo viņa drīz pazudīs. Es jau to arī saprotu. Man tagad ir jāizmanto... Kāpēc pazudīs? Man šogad 40. Tas ir tāds, kad tu saproti, kad nāk jaunā paudze, nāk jau... Sīkās sučkas nāk, aizvietotājs. Un tu jau arī, tu to kā loģiski saproti, man ir jāpaņem tagad, kāpēc es esmu visur tur. Tāpēc, ka es paņemu tagad visu, ko es varu paņemt, jo ar laiku tas paliks mazāk, jo būs tie aizvietotāji, būs kaut kas interesantāks. Un tāpēc es paņemu to, ko es varu paņemt tagad, jo es zinu, ka es neesmu muļķi, kas esmu tik forša un neviens jau man nevar aizvietot. Es arī 80 gados. Jā, bet starp citu es būšu reāli 80 gados seksīga mama vienkārši. To es jau zinu. Es ticu. Jā, un priekos tajā, kad labi, ka man tas saprāts, kad es zinu, ka te jau klauvē pie durvīm, un tāpēc tagad, ja man kaut ko, es izvērtēju, protams, ne visur es skrienu un eju, bet to, ko es redzu, kā es teicu, kur es jūtu, tad ar čuļus un ņuks, bet pie Džilīša atnāci. Es pie tevis atnācu, loģiski, mēs jau tev sarunājām viss. Labi, mērķi tālāk, kāda tev ir kaut kāda lielā mērķi dzīvē? Es zinu, kā es dzīvoju pēc gribuļa. Tas ir tāds... Kā iegribās kaut ko tādu? Nē, nevis kā iegribās. Gribu to. Un man ir tāds, es gribu. Un tad, jo man pazuda gribulis pirms 2 gadiem. Un tad tev pazuda gribulis, tad tev vairs nenāk arī vairāk naudas, tev arī nenāk vairāk iespējas, tāpēc, ka tev pietiekami ir, un tev nav jaunas gribēs. Un tad, kad tev ir gribu, tad no kaut kurienes atnāk iespēja, atnāk nauda, atnāk vēl kaut kāds piedāvājums, un tas nāk, jo tu gribi. Ja tu neko negribi, tev tas arī nenāk, jo tev to nevajag. Līdz ar to tu savu gribumu tu kačā visu laiku. Es visu laiku kačā. Nē, jo ir jādzīvo, jo tiešām tā ir tā lieta. Ja tu pārstāji gribēt kaut kādas lietas, jo man bija tā, es esmu izceļojis, katru mēnesi esmu bijusi ceļojumā. Man jau ir Gucci un Priducci un Louis Vuitton.
to man jau ir labs vīrs, man jau ir tas, nu ko man vēl, un tad viss tāds, pšk, neko tev arī nevajag. Tad tev arī viss sāk lēnām. Jā, un tad ir tāds 5000 eiro atalgojums ēšanai. Vso, vienkārši. Bet es tev godvārds saku, bet, nē, manā meitām te ir gribulis, viņas tērē man naudu, saproti. Un tagad ir tā, man ieslēdzās apakaļ gribulis, un tāds, es gribu to un to un to, un atkal sāk augt atalgojums. Un tad es jūtu, kad mani motivē tāds gribulis, un tam nav jābūt Maldīvām. Tas ir kaut vai, es nezinu, bet gribu katru nedēļu iet uz masāžu. Masāžu maksā 90 eiro. Labi. Tev nemaksā. Ne, nu labi, man nemaksā. Bet tas ir bārters, bet es viņiem nesu klientus labus. Bet skaties, vienalga, ja es gribētu, ja man arī tas maksātu, pieņemsim, tad man vajag kaut kādu no 50 līdz 90 eiro labai, jo Baltika Beach Spa 99 eiro maksā masāžu. Bet es gribu katru nedēļu. Tad viss es strādāju uz to, lai man katru nedēļu, jo vienreiz nedēļas var atļauties sev palturināt. Bet tie ir 400 eiro mēnesi tikai 4 masāžām, tad tu saproti tās. Bet tu vēl vari ietaupīt 400 eiro, ja vīrs tev masē. Arī fakts, jā. Nē, var, jā. Bet es saku vienkārši tādu, bet ja es gribu, man tā nauda atnāk. Un es esmu ļoti daudz ievērojis, pieņems, un liekas, wow, tāda sadarbība, tāds piķis atnāca, un pēkšņi tev liekas, es tagad, kam tērēšu, un pēkšņi nākamā dienā, kas ko jāmaksā? Tā kā tu atnāk tā nauda bija tām izrādās. Tās naudas nenāk tāpat vien, viņas nāk priekš kaut kādām lietām. Un tā tas ir, diemžēl. Okay. Un ja tu negribi, tad tev vispār nenāk nekā. Labi. Un bija viegli ar tevi. Vispār, es tik runīga. Es esmu pļāpa vēl. Es varētu vēl 3 stundas runāt. Es tev vispār neko neesmu izstāstījusi. Labi. Tas nozīmē, ka mēs varēsim tu jau saguri no manis. Otro sēriju varēsim. Jā. Paldies tev, Kačini. Paldies, ka uzaicināji. Jā, tā forši parunājāmies. Tu zini, ka es pateicu uzreiz, ka man rakstīja uzreiz. Jā, labi. Un pēc tam draudzenes teikt pie dziļa ieberzīsies. Jā. Tur būs problēma. Tu redzēsim virsraksts. Viss ok. Jā. Paldies labākajām tiešsaistes spēlēm pieaugušiem, kas nav bet sevi. Paldies viskrūtākajam krogam Rīgā, Bēbāram restorānam. Un paldies Kačiņai par šo sarunu. Oi, čau, paldies tev. Un sveicieni Ingai. Okay. Pasakies, kad drīz esmu sākus lasīt viņas grāmatu. Wow. Sākusi, tas jau ir labi. Jā. Tad es ar ūdentiņu vēl, bet jābrauc vēl.